Jā. Man liekas, ka jā. This podcast is not about facts. It's about having an idea, going with it, making up shit, and hoping that people believe it. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Ai, nē, viss. Paldies, šis ir podcasts eitanāzija. Nav jau tas attention spans, mums jāpāriet uz TikTok formātu. Es nebeigšu teikt, ka labākā aplikācija, kura ir Vines. Vismaz bija kādreiz. Jā, 6 sekundes. Man, diemžēl, tajā laikā nebija fancy telefons un tā aplikācija. Bet es tagad redzu to, ka 6 sekundes, jā. Ja tev ir 6 sekundes man laika, vairāk tev nav. Kur tu skaties Vines? Bibliotēkā pie datora? Kompī, man liekas, kaut kāda compilation jau bija. YouTube, jā. Ok. Jā, bija tāda lieta. Tā. Kā tik tas nav podcasts eitanāzija ar taviem iemīļotajiem vadītājiem Anniju, Mārtiņu un Robertu. Labvakar! Labvakar! Iekšlietu ministrija ziņoja, ka rītā no 9 līdz 10 pārbaudīs tos sirēnas un mūs atskandinās, tā kā skanēs mēs. Jā. Kurā datumā? Tas ir 17. novembrī. Ok, cerams, ka gads. Es sapratu, ka mūsu par radio laidīs. Visur. Tā doma ir tāda, kur mūs nedzird, tiem ir jāpiezina, kur nedzird mūs. Pa televizoru, pa radio. Grilla marketings. Jā. Mēs sarunājam, mums tur gali ir. Viena no mīļākajām ministrijām, cik es atceros. Vinnējām iepirkumu. Iedomājies! Kā mēs varam tikt iepirkumā, lai mēs varētu viņu vinnēt? Tas jādraudzējās vienkārši tā kā jāminglo. Kāda iespēja, ka bizi vaļā vienreiz nebūs šitas te kaut kā ķipa par kaut kādu tur drošu braukšanu vai ķipa braukšanu par skaidrā. Par drošu braukšanu runājot, jūs redzējāt to ķipa nebrauc Lempī, jā. Kas saka Lempī? Tur bija kaut kāds tvīts, es redzēju, kur bija dāma uzskaitījusi kaut kādas 40 veidus, kā to var nosaukt. Tur ķipa ķitē, vafelē, pimpī, breģi, vienalga, ķipa tepiķī un tā tālāk, bet tā kā es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds tu dirst, kādā es biju Lempī. Jā, man ritīgi, tā kā, es, kad skatījos, man bija tāds tā kā, hei, tā situācija ir tik nopietna, ka mēs varētu saukt lāpstu par lāpstu. Tā kā bija, hei, mošs nebrauc pālīt uz stulbais dauni, tā kā kaut kā tā. Pālīt, man liekas, tas arī, tas nebūtu tas, kāpēc neteikt, vienkārši, kāpēc neteikt, nebrauc pālīt, bet pat nebrauc vafelē, tas arī visiem būtu skaidrs, vai ne? Tur pat kaut kāds saldē, man liekas, ka vafelē bijis. Viņš varēja gan reāli tā kā vafeli uzlikt uz ceļa, nebrauc vafelē. Arī tā kā pāli, tiešām tā kā, pāli ielikt ceļa vidū. Nebrauc pāli. Ķirmīt salikt tā kā. Jā, jo pāli. Tik daudz vieta ir. Jā, kaut ko baby around. Bet tajā pašā laikā mēs par to runājam. Mēs ievērojam, mēs arī atskatīsimies. Bet atkal tajā pašā laikā mēs neesam auditorija. Parasti, tā kā zin kā ir, ka tās reklāmas apbalvo, tad parasti paklausās, ko mēs teicām. Vai mēs pamanījām tas. To vajadzētu visu. Mūsu prezidentam arī vajadzētu uzzvanīt mums, pirms viņš apbalvo kādu. Arī īstenībā. Tas būtu tikai normāli. Pieklājīgi. Normāli. Tieši tā arī. Ok, šis bija forši iesaldīšanās rauns. Kā ierasts, mēs sākam ar to, kā mums ir gājis kopš pēdējā ieraksta. Kurš jūtas drausmīgākais? Man šie jautājumi ritīgi grūti nāk. Es to šodien čatā rakstīs. Sūdīs nedēļu diņķiem jādomā tā, ko šodien atbildēt uz šo jautājumu. Un man ritīgi tāda normija balto cilvēku lieta, parasto cilvēku. Es biju pie draugiem uz gan arī ideālajām vakariņām. Tematiski. Okay. Tas ir interesanti. Tas bija tematika. Kāda bija tematika? Tā bija tā kā dzimšanas dienas ballīte ar tādu tematiku. Tā kā tieši otrādi. Tā bija tā tematika. Tā kā gandrīz ideāls vakariņas bija tematika. Jā, dzimšanas dienai, jā. Katram bija jāatnes kaut kas ēdams vai?
es laikam nezinu, kā tas raidījums ir. Es domāju, nē, tur tie, pie kā mēs gājām, tie mūs baroja. Bet Jānis ir tajā raidījumā? Nē. Vienkārši katrs tajā raidījumā iet cilvēku. Kā tā tematika strādā tādā gadījumā? Vienkārši es aizgāju pie... Jā, mums iedod paēst. Jā, visi. Mums bija Jūs bijāt uz dinner party. Jā, hei, kāpēc? Redziet, reāli. Tematiski tas neizklausās tik interesanti. Tas gan, jā. Mēs bijām ēst pie draugiem. Bet tur bija 3 kursi maltīt? Jā. Tas jau ir savādāk, jo Latvijā parasti, man liekas, ka pierasts ir zviedru galds, ne? Nu, tā kā boļa. Vai otrajā bija cepts lasis? Nē. Vai desertā bija sierkūka? Nē, mēdz. Wow. Tas tāds vienīgais spožais mirklis manā nedēļā starp bērnkopību un ģimeni un darbu. Bet tas ir interesanti, tāpēc, ka noteikti kāds var relētot, vai kāds, kurš klausās, un šitā forša ideja, tāpēc, ka es pieļauju, ka ir ļoti daudz un daudz vairāk tādu cilvēku, kā mēs skatāmies kemperos, ka viņi runā visu dienu par to, kā viņi benzīnu lēja Ungārijā. Tas varētu arī nebūt iespējams sliktākais. Protams. Sarunas temats. Kā man gāja? Es biju aizgājis brīvdienās, paciemojos bišķi pie māsas un bērna. Bērns jau bišķiņ staigā. Tas ir jau tāds liels milestones. Tad, liels solis. Liels solis, jā. Mazs solis, liels solis. Precīzi citāts. Tad mēs padarbojāmies ar Kipa pāris vakarus pēc projektiņā. Fiziski muguras pasāpināt un kājas bišķi piedzīt. Un vēl ir tāds interesants, ko es gan vēl neesmu, es vēl taupu. Ko tu mums vārdos? Es vēl taupos drusku, jo mums te ir viens aizkavējies pasūtījums, bet ir iznācis jauns šovs Netflixā, brīvi pieejams. Tiem, kas ir klausījušies Patreonā par senajām civilizācijām, ir iznācis Netflixā ļoti kvalitatīvs šovs, saucās Ancient Apocalypse. Un tur ir to raidījumu ir veidojuši to šovu tieši tie cilvēki, no kuriem es tagad uzzināju, kas tas tāds ir par tām senajām civilizācijām, un ir 8 sērijas pa pusstundiņai. Ļoti skatāms formāts, viegli uztverams. Var ieteikt paskatīties. Pats vēl neesmu noskatījies visu daļu, paskatījos tikai. Kā tu tos veidotājs par meistariem, par patroniem, kā tu viņus dēvē? Kas viņi tev ir, tevā skolotāji? Kā tu skaties uz dzīvi, cik filozofiski teorētiski jau katrs cilvēks, ko tu satiec, ir skolotājs. Katrs cilvēks tev kaut ko iemāca. Tā kā varam viņus saukt par skolotājiem. Tā gan. Viņi tev konsultēja, veidojot šo dokumentālo filmiņu? Es domāju, tie ir kaut viena no dažiem cilvēkiem, kas man neprasītu man konsultāciju, kas zina vairāk. Bet tā ideja, ka šī pārmaiņas pēc, kā parastās dokuments ir diezgan sūdīgas kvalitātes, ne par production. To mēs visi atzīstam. Tas vien padara visas tās teorijas diezgan lejumi. Šīs ir ok, tur nav tā kā atkārtojumi, tur mākslīgi saspīlējumi, kaut kādas stulbas. Nē. Tā vispār nekas nav. Tur ir labi vizualizēts. Es pāršķirstīju to pēdējo sēriju, jo es tieši gribēju redzēt, kā viņi attēlos tos. Jo tā teorija balstās uz to, ka pēdējais ledus laikmets beidzās ļoti strauji. Tā, kad principā viss tas polar caps izkusā pāris nedēļu laikā. Un tas ir maksimāli liela plūdi. Un es tieši gribēju redzēt, kā viņi būs vizualizējuši to, cik slikti tas viss izskatās. Un tur bija tās vizualizācijas, bija pietiekami kvalitatīvas, lai tu saprastu apmēram tos apjomus, kā tas viss ir bijis. Viņi principā varēja timelapse uzlikt tagad uz kaut kādu aizspargu un filmēt, lai parādītu real time. Kāds notiek. Tā kā, bet var paskatīties. Tas ir noteikti labs vakars skatāmais, tāds viegls. Super. Paldies. Paldies, Robert. Anī, kas tavā? Ja jau Roberts sāk par kinostūrīti, mans kinostūrīts, es ātri nobinžoju jaunāko The Crown sezonu. Tas vienkārši, lai es varētu turpināt uzturēšanos atļauju, man ir jāskatās obligāti. Bet ir ļoti interesanti, tā kā īstenībā kā tāda televīzijas drāma, tas ir interesants seriāls. Kaut kā randomly, tā kā got into it, tā kā sākumā man bija grūti, un pēc tam man aizgāja kaut kā. Cik daudz tur ir piedomāts?
Tas ir strīdīgs jautājums, jo es arī centos saprast. It kā tur saka, ka tur lielākoties ir tā kā izdomāts, bet es domāju, ka tur ir kaut kāda insideri. Cik daudz var ņemt kā patiesi? Cik daudz var paņemt kā patiesību? Kur ir tie fakti, kur ir patiesi un kur, nu? Es parasti, ja man rodas kaut kāda neizpratne, ir kaut kādas lietas, ko es vienkārši atceros no tā kā medijiem, kas ir bijuši ziņās, tā kā tie stāsti. Es tur biju, hei! Jā, bez mazai. Un tad, ja kaut kas liekas tā kā, hei, šis ir interesanti, tad es iegooglēju un tad pārbaudu. Un tur citreiz ir rakstīts, šis ir mazliet savādāk, tie tur komentē tā. Bet interesanti. Vienīgais šajā sezonā man likās ļoti dīvains castings, tā kā Diana bija castota perfekti. Viņa izstījās ļoti labāk, protams, bet labi. Princis Čārls, līdzīgi tā kā Dianai. Princis Čārls bija pārspīlēti, tā kā skaists paņemts. Un tāds, ko jūs burtiski atrat? Un vēl ir tas, manuprāt, personīgi skatoties, viņš nepārdeva to Princis Čārlsu, jo tā kā izskatīgam aktierim nav tie, kā tu saku, es nezinu, vai viņam varbūt tas skills parādīt tādu tīzlu Princis Čārls. Kaut gan varbūt Princis Čārls bija izskatīgs, nezinu. Es uzskatu, ka, man liekas, nav... Es nezinu, kāpēc tā ir tas ir iegājies tā, ka tieši tu pareizi saka, ka parasti nokāst no labākus aktierus, kas izskatās dzīvē labāk. Jā. Man liekas, ka labs piemērs tam, kad aktierim nav jābūt īpaši skaistam, ir šis te... Denis DeVito? Tā izskaita. Your words, not mine. Nē, bet tas, kas bija Nakijs Thompsons, Steve's Buscemi. Steve Buscemi, jā. Viņš ir izcils aktieris, bet viņš nav, es domāju, ka reti kurš viņu nosaukt par izskatīgu vīrieti. Tā kā... Tas gan. Bet, tad, zin kā, tā kā, man liekas, ka tev ir vairāk varbūt range, ja tu neesi, tā kā, jo viņš bija tā kā classically, beautiful, tā kā chiseled man, ko jūs darāt, tā kā pilnīgs tests Čārlzam. Bet varbūt ītonā tā interpretēt kaut kādu vēsturisku, kur mums ir tikai glezns, ko apskatīties, vai ne, mēs zinām, kāds viņš izskatījās. Jā, tur jau tā lieta, jā. Exactly. Kā, tas man likās ļoti jocīgi. Man liekas, ka viņa karaliene bišķi pātri novecoja, jo viņa noteikti tā kā 90. vēl neizskatījās tik kā vecmāmiņa. Viņai bija tas periods, ka viņai bija tās kantēnās brilles, un tā ir 60-gadīga sieviete. Šeit jau viņa rāda bez muzeja 70-80-gadīgo karalienes versiju. Bet tā savādāk, ka diezgan interesants tāds vairāk piesienoties varbūt tās. Es ātri iestarpināšu. Man dēļ tā visa, kas pasaulē notiek, tā karalienes nav likās tāds sīkums. Vai ne? Vispār. Tas gan. Kas nošķaudījās kaut kur tālu. Kaut kādu nedēļu bija prikolīgs memes, tas viss. Jo tas ziņu cikls, man liekas, mūsdienās ir tik īsts, nedēļu ir memes, uz nedēļas beigām jau viņas paliek, kamēr viss būmeri noķer vilnu, un tad jau nākošais vilnis nāk. Un jā, tad vēl, kas pie mums bija ciemiņi, nedēļas nogalē, jā, Martin, ko bija? Nē, es turpinu, kas vēl tev. Jā, mums bija viesi. Jā, viņi nebija tik. Šis ir 93. gads. Tā kā vaira? Jā, es saku. Nav, jo tur viņi vairāk līdzīgāk, kā viņi tagad izstāsta. Tagad pēdējos 10-15 gadus. Bet jā, tad mums bija viesi, tad es gāju uz darbu, un šodien es pamainīju mazliet savā profesijā lietas. Es biju palīdzēt restorānā, atcerējos, kā ir būt viesmīlim. Tad es strādāju brokastis. Es nebiju visu nakti gulēju, es nezinu, kas man bija, es nevarēju aizmigt. Tā kā puloju all-nighter un tad devos uzreiz 6 no rīta, tā kā svempos ārā no savas negulētās gultas. Jā, patiesībā es biju aizmirsus, cik dabiski man ir tas fake smaids, tā kā, un mani tā customer service balstiņa, tā kā, good morning, enjoy your meal, poached eggs, full English fried eggs, tā kā, un tā, arī bija kaut kāda pirmās pāris stundas likās ritīgi tā kā rejuvenating, jo man bija reāli tā kā tāda sajūta, ka man atkal ir tie 17, 18 gadi, kas bija tas viesmīlis, kas skraidīja pa galvu, pa kaklu tur, ko ņemties un tā. Tas bija interesanti, jā. Tagad šajā jaunības fāzē tu redzi, kur savu enerģiju veltīt savādāk, un tu neesi tik ļoti nobisījusies, vai ne? Tu nedaudz gudrāk to visu redzi. Jā.
Tas gan, jā. Jo Kur tad... veltīt savu enerģiju. Exactly. Jo tolaik es uztvēru tā kā daudz tās lietas, ko mums lika darīt. Vai, nu, tā kā, kad tu dari lietas rītīgi, tā kā severely, tā kā visu dari, ķipa grafto, un teikt, man tāds, mēs atnāc palīdzēt man čīliņā, tā kā neviens nevar īsti atsaukties, nu, kaut kāds klients ir kaut kāda sodzība, nu, kaut kāda nekas tur tiešām es biju. Angie, nevis Annie, tu piesprādi. Jā, kaut ko vēl. Bet tā, jā, diezgan interesanti, bet tas ir smags darbs hospitality visos galos. Kā gan, nu, man liekas, ka virtuvē tomēr ir grūtāk. Viņi daudz, tā kā es novēroju, viņi daudz tā kā half-asso tur visu tajā front of house. Jo mums tiešām, mūsu aizmugurē rītīgi drāž pa katru sīkumu. Es skatos pa tur restorānu, čals tur, pohuj, to netīri. Tā kā kaut kāds tādas lietas. Tā virtuvē mums reāli izdrāst pa to, bet, nu, tas bija inčīgi, jā. Kas vēl tāds, laikam, nekas īpaši šaunuks. Šī bija īsā eitanāzijas nedēļa. Tāpēc. jā, vai ne? Mēs jau vakar ierakstījām. Pusmēnesi garā. Tālu. Vēl viena lieta, ko es aizmirstu teikt. Es paliku tā kā viesnīcas ķēdē, kurā es strādāju, es paliku otrā Edinburgas lokācijā, jo man vajadzēja priekš universitātes tā kā analizēt pieredzi no A līdz Z. Tas bija interesanti. Inkognito aizbrauc pierģistrējies, jā. Jā. Un tas bija interesanti, jo pirmkārt es sapratu, ka es nekad neesmu bijusi viena pat restorānā, un arī viena paliku uz viesnīcas numuriņā. Nice, ir nice pieredze. Tas bija tik krūti, tā kā pilnīgs klusums, tā kā savu tā kā rozē pudeli vienkārši čiloju halātiņā, tad nāc tik krūti, tas reāli varētu par to saņemt naudu. Jā. Kaut kā, jā, pēdējā laikā novērtēju savu kompāniju, tas ir interesanti. Ok, pie kā mēs te varētu iet, par ko daudz runāts pagājušajā nedēļā un par ko mēs runājām iepriekšējā epizodē, bija tā kā Twitteris un tā kā, ka Ilons Masks nopirka, kas tur ko tur, bla, 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 cilvēki joprojām tur kaut ko troļo, man liekas, tāds smieklīgs memes, tas ir rēcīgi, bet es šodien iedomājos, šī ir mana jaunā teorija. Šī ir mana jaunā teorija par Ilonu Masku. Tas ir ļoti interesanti, ka viss ap viņu tagad ir ļoti skaļi. Jo ko dara pārējie sociālmediju biljonāri? Ko Zuckerbergs tagad dara? Neviens nezinu, ne? Un citi biljonāri, ko dara tas te Jeffs Bezos? Kaut ko aizsagā muķīgan jau. Es zinu, ko viens miljardieris darīja šonedēļ. Kā viņš sauc, Bills Gates? Bills fucking Gates uzstājās G20 samitā kopā ar Klausu Švābi, kas viņiem kaut ko prasīja. Pirmkārt. Nebija arī kaut kāds prikals, ka Bills Gates kaut kāds zemes gabals pērk, ģipa. Jā, tas laikpērk, jā, lauksaimniecības zemiņš uzpērk lielos daudzumos, jā. Tad tas, ko es esmu dzirdējis, Zuckerbergs atlaida cik tur 11 darbinieks vai cik tur no metas. Ka meta bija flops, bļet. Ne, viņš jau nav beidzies. Viņš jau nav beidzies. Viņš jau tur viss turpinā. Pagaidām ir flops, bet tas, ka tur tiešām bija uztaisīts, ka tur būs kaut kāda tas tur PlayStation V vai kā viņš saucās karakteros, tur kaut ko lidināsies apkārt, un tā tas nestrādās, bet tā, kad kaut kad klausījos, kāda viņam tā doma ir ar to augmented reality, tas izklausās interesanti. Respektīvi, ka tu redzi visu, kas ir normāli, bet tu ar kaut kādu projekciju dabūt uz kaut kādām brillēm. Bet, Jeffs Bezos spledžoja, ļoti cēla visu savu bagātību, viņš atdošot labdarībai. Kad viņš nomirs? Cik es saprotu, ka dzīves laikā bet tur tā schēma ir, man liekas, tā ir vienkārši schēma. Tieši tā. Bills Gates arī, man liekas, ir pledžojis 95% no savas naudas savam fondam. Bill and Melinda Gates Foundation. Tas ir, man liekas, uzreiz tax-free, tāpēc, ka tas ir wealth management vienkārši rīks, un tas arī viss, kas tas ir. Jā, un tur saceļ iekšā visu ģimenes locekļus. Ģimenes locekļiem vienmēr ir jābūt valdē. Platdarbs, kur visiem karjeras iestartēt. jā, un vienkārši nodokļus nemaksāt. Tā kā es to lasīju ļoti skeptiski. Tas ir tas, ko es zinu par mūsu zināmākajiem miljardieriem.
Ko dara Emirātos? Neko, droši vien futbola čemps jārīko Arābiem ir Slepkavo, Slepkavo. Par Katāru inčīgi, jā. Kas tur es paredzu, ka būs kaut kas inčīgs no aktīvistu. Tas reāli ir tik reizi, ja kāds tur kaut ko izdarīs, jo es neesmu droši, kā tur par tiem likumiem ir, vai tur cērt rokas vai Slepkavo vai kā, bet tur nevarēs pat smieties Katārā čempī. Tur bija kaut kāds, ka viņi nevarēs nodarboties ar ekstramarital seksu. Ķipa, ka par to varēs likt cietumā iekšā. Dzērt to tikai stadionā laikam. Ritīgi fun čemps izklausās, ko es varu pateikt. Bet cilvēki jau tik un tā brauks, un jo futbols bija ir kults. Kaut kas jau brauks noteikti, jā, bet Es atceros, tad, kad es vēl dzīvoju Anglijā tajā laikā, kad tieši bija tas bits, kad gāja starp, jo finālā palika Angļi pret Kataru. Un Angļiem jau likās, ka tas ir principā, done deal, football's coming home, vai ne? Visi mēs varēsim normālu festivālu uztaisīt, un tad viss bija baigā šokā, un tu tur rādīja gan pa ziņām, gan visu kaut kur, kādi ir tie kukuļi, bijuši, ka tur pēkšņi visiem parādās jauni, tur 50,000, 100,000 Rolex visai komisijai un tā tālāk, kad... Es tieši gribēju teikt, ka tā Kataras komanda vienkārši spēlē daudz labāk no tā, jo tā kā Wealth plus 100, viņiem viss vienkārši ļoti daudz tā kā naudas, vienkārši uz tā rēķina ritīgi labi spēlē. Viņi visi vieni ir pie IV tur, bļau. Jā, man liekas, vienkārši sapēra kaut ko un, katru spēli zaudēs 4-0, bet... Es domāju, tik traki nebūs, jo tāpat kā tas pasaules kauss, tas jau nav 2 dienu projekts, viņi jau sākuši tos pilsoņus spēlētājus pirkt jau krietni laicīgi, zinot, ka tad jābūt ar diskvalifikācijām. Es tā paredzu, ka gan jau, ka viņi tā ir darījuši. Tikai diez vai viņi nav godīgi. Bet man patīk, ka es redzēju kaut kur, ka bija paziņojums no FIFAs, kad FIFA nodeva spēlētājiem instrukcijas, kad nevajag jaukt sportu ar politiku. Runāsim par futbolu vai nerunāsim tur par kaut kādiem vergu darba spēkiem. Nejauciet futbolu ar cilvēktiesībām, ja? Jā, nebojāsim futbola svētkus. Wow. Jā, tāpēc saka, man liekas, tā kā futbols maks ir kults, tā kā vismaz UK čīsta, tā kā katru svētdienu visi tiekās un klanās pie spīdīgās kastes. Un tāds viņi tā kā... Bet šis būs kaut tāds notikums, uz ko cilvēks atskatīsies, un mūsu mazbērni, viņi reāli prasīs, what the fuck? Tāds, bļeģi, ko? Berlīnas olimpiāda 36. gadā, jā. Jā, šis būs kaut kas līdzīgs, jā. Tikai, ja Berlīnas olimpiādē strādātu tā kā tie ebreji ieslodzīti. Jā, ka viņi būtu cēluši to stadionu ebreji ieslodzīti. Jā, tas būtu Bet es esmu atkal pasaules kausa futbola čats prognozējis. Tas bija hoķī, bet tagad tas būs putenē. Redzēsim, cik man ies labi šoreiz. Starp 40 cilvēkiem, starp citu. Nākošais pajautājiet, kā man sokās. Es ceru, ka man nebūs slinkums prognozēt. Jo tas tomēr ir dedications, pamēģiniet katru dienu kaut ko izdarīt mēnešu garumā. Tas nav tik vienkārši. Jo ieradums sākās no 70 dienām, ja nemaldos. Kad tas futbols sākās? Kurā datumā jūs zināt? Pēc pāris dienām, burtiski. Respektīvi, man baigi nepis, man vairāk pistas čats, kas ir tam futbola kausam. Kaut kad sestdien, svētdien, nemolēk. Tur tādi malači novācās, ka tik turies. Viens ir tikko iznācis no mēnesi. Tas būs tāds hevoks. Par ko bija pagājušajā? Tad, kad viss brītēji, tad ir futbols coming home, un tad beigās viņi izskatīs ceturdaļfinālā ārā un būs izgāšanās. Kā vienmēr. Okay. Es vēl gribēju pie tiem miljardieriem pieminēt, ka Džefs Bezos, viņam aktīvi notiek tā ceļošana uz to kosmosu, bet izrādās, ka tas vienkārši tu uzlido un 5 minūtes paskaties tur, wow, un tad laidies lejā. Tā es kaut kā saprotu. Tas tā kā ar panorāmas ratu izbraukt, bet tā kā nenormāli dārgi. Bet es arī redzu, tas tā, 5 minūtes, paskaties, sapratu. Nē, jā. Protams. Braukt augšā, tur dzīvot tirstajā pamperā vai kur, kam to? Principā, jā. Tas gan. Ok, tā, kas man vēl te pierakstīts? Es vienkārši šorīt gāju delīrijā uz to darbiņu, tā kā pilnīgākajā, un tāpēc es pierakstīju dažādas interesantas, dažādas, bet 2 domas, kas man bija. Pirmā bija par tiem miljardieriem, un otrā ir
Nu, šis vairāk laikam tā kā prikols, bet varētu izvērst arī varbūt kā baigo diskusiju, bet es nezinu. Bet, kroči, šorīt es gāju pāri savai ierastējai gājai pārējai, kur man ir jāšķerso, lai es iet uz darbu. Un es gāju, bija pulkstens kaut kur, pirms 7 mazlietiņ. Un es gāju pāri ielai un nospiedu podziņu, un tad, kad ieslēdzās zaļais vīriņš, tad neskanēja tā aklo skaņa. Un pa dienu viņa skan. Un tad es tā domāju, vai tad aklie, ķipa ir sarunāts, ka internacionāli aklie cilvēki iet ārā no mājas tikai no 9? Akliem cilvēkiem nebūtu pajāti. Nē, labi, es ļoti vēl dzīvi uzvaru prikolu, ka akli cilvēki skaitās arī vairredzīgi. Ka pilnīgi akls nevienmēr ir pilnīgi akls, ir arī vairredzīgi. Jā, bet... Jā. Nē, vienkārši tajā ziņā, ka es pieļauju, ka... Tev jāfiksē vēlreiz. Tev vismaz kāds 3 reizes ir jāiet garām, jāfiksē, lai saprastu no rīta. Lai cikos tieši, jā. Tā, es nezinu, tā nav gan, tāpēc, ka man te pie mājām visu laiku visu dienu pīkst. Bet es nezinu, tā kā varbūt tieši tajā reizē viņš malfunkcionoja, vai arī man teorija ir, ka viņi tā kā, jo apkārt ļoti tuvu mājas ir, bet then again, tur visu laiku tā kā drāžās mašīnas garām. Bet tā varbūt viņi šobrīd savelka jostas sociālajā budžetā šādi. Tā skaņa ir dārga. Nē, es domāju, tie cilvēki rada tērijas. Viņas, tā kā uz ceļiem ir visvieglāk. Nav ko staigāt apkārt. Man likās vienkārši prikulīgi doma, ka tā kā visi aklie un tā kā vairredzīgie cilvēki zina, tā kā, hei, tā kā tikai no 9 ir droši iziet no mājas, jo pārējā laikā neskan luksafors. Maz ticams. Varbūt. Tā kā, jā. Tā bija tāda fiksēta doma. Bet es kā tev ir jāuzticās, ka tur, kad cilvēki ievēros tos noteikumus, jo es neatceros, kas manis instruktors vai man brālis, vai pat, es nezinu, vai Robis teica, ka ceļzīmes ir jāuztver nevis tā kā likums, bet kā, ir jābrauc tā, kā citi cilvēki tās zīmes uztver kā ieteicošas. Kad vienmēr tā kā tev visu laiku jāsuma, ka kāds kādam citam pohuj par to zīmi. Vienmēr ir jāsuma, ka kādam citam pohuj par to zīmi ir. Ja vai ka viņš nav pamanījis, piemēram, dodiet ceļu zīmes. Hazard spotting, jā, tev viss cits mašīnas ir hazard, potentially. Okay. Es to neteicu, bet es piekrītu. Tam akliem cilvēkam ir visu laiku jāpaļaujas, ka, Tas ir crazy. Vēl man, kas liekas interesanti, varbūt šis būs, aizvainojoši tiem cilvēkiem, kuriem ir pavadoņu suņi. Bet tiem visiem 3 cilvēkiem, kam Latvijā viņi ir, jā. Jā, varbūt. Bet kā? Man ir ļoti grūti nocēt, ka suni var tā uztrenēt. Tas ir crazy. Kā suns var zināt, kāds var būt? Man tas vienkārši sit smadzenes ārā. Kā viņš var zināt, ka, hei, tur sarkanā gaisma, hei, tā kā, ejam, kur ir tavas mājas, kur ir veikals, ko ņem? Ko? Un neskait. Tās lietas ir, tā kā neuzskaitām daudz, ko tas suns spēj. Tāpēc viņas maksā, man liekas, kaut kāda 50K maksā tie suņi. Kas atkarībā, cik tu viņas, Jā. Bet kas viņus trenē un kādā veidā? Ar rokām individuāli stundas liekot iekšā tā, ka tev katrs suns tā kā māls ir gadi jāveido. Tibet smūki sit viņus. Tas nav viegli. Es pirms daudz cilvēku arī to nevar uztrenēt. Un es pieņemu, ka tur ir arī jārēķinās, kāpēc vēl tā cena veidojās, ka tu jau vari trenēt 3 suņus reizē, bet iespējams jau tu kaut kur pusceļā saproti, ka šitas suns nav piemērots. Vienkārši tu viņu atdod kaut kādiem robīšiem, policistiem. Bet tu suņus varot dabūt. Tas ir tik nice catch, ka tie suņi, kas atlaiž no dresūras, ka viņi laikam tik labi nepavadās tam visam pasākumam. Mēs kāds ir ielicis jau ritīgi daudz darba te visā. Šitas nebūs. Nebūs. Šitas nav. Viņš nav stabils, tas suns. Nē, kaut kāda narkos suņi vairāk, tā kā make sense, jo viņiem, oži ļoti attīstīti, tu vari viņiem tā kā kaut vai classical conditioning, ķipa likt saprast. Tad, kad ir šitā smaka, tad ir slikti, ķipa, tā kā tev kaut ko, es nezinu, gan jau, ka viņi nedara pāri, bet iedod, ķipa, trītu, lai viņš kaut kā reaģē. To var kaut kā iemācīt, bet, orientēties pilsētā, vēl kaut kā tas ir crazy, tā kā pieauguši cilvēki to nemāk. Kāds var būt? Suņi ir smart as fuck. Jā, šautauts suņiem. Liels šautauts. Tā, lūk. Mārtiņ, tu vēl gribēji kaut ko teikt? Nē, nekas... Tu jau aizmirst, nekas svarīgs. Aizceļotas vilciens. Bet es par tiem miljardieriem vēl gribēju ieminēties, ka, kā jums liekas, ir kaut kur tagad jaunieši, kas taisa kaut kādas anketas, un tad viņiem tur, horoskops, vecums, simpātija, mīļākais miljardieris. Droši vien.
Es jau kādreiz dzīvē satiku laikam tādu rītīgu Bill Gates fanu. Nu, ķipa. Tur jau liela Bill Gates fani. Es domāju, ka tu vari satikt tikai kaut kādos tādos tā kā līmeņos. Tā kā, jā, nu tā kā mūsu sociālais slānis nekad nesatiks tādu cilvēku. Mēs esam pārāk grounded un pārāk daudz cietuši no viņiem, lai varētu fanot. Manuprāt, es nezinu. Vai nu pilnīgi delūzijas jābūt. Ok, kas vēl tāds... Es nezinu. Ok, labi. Te Robs pierakstīs par Račko biznesa apskatu 2. Jā, mēs viņai neliksim mieru. Nē, kāpēc? Es labus vārdus gribu pateikt. Paskatījos šodien Instagramā. Viņai ir ielikts posts iekšā, kur viņa ir izlikusi savu grāmatu iepriekš pārdošanā. Viņa divu nedēļu laikā ir pārdosi 900 grāmatas iepriekš pārdošanā. Plus, kā izrādās, viņa grāmatas tagad izdod pati. Jā, pirmās 3. Šito Mārtiņš teica. Pirmās 3 ar izdevniecību, tālāk pati. Nu, man liekas, ka viņa ir tā, kas smējās pēdējā. Jā. Teiksim godīgi, jo tur ir viss cieņa. Jāsaka, kā tā bija laba niša, kurā iet? Tāpēc, ka Latvijā kas līdz šim bija bijis tāda erotiskā literatūra, ķipa Elits Veidemanis, tur... Vīrieši manā dzīvē. Jā, ciemas lodas dienas grāmatu vai kas. No. Gan drīz vai jāpaskatās, what the fuss about? Kuram ir Račko grāmata? Mārtiņ, vai tev ir Račko grāmata kāda mājās? Nē, bet man ir bijusi, man sieva noteikti ir nedaudz tā kā pašķirstījusi, pārlapojusi, lai saprastu, kas tur ir. Gan drīz jāpārlapo, es gribu saprast. Varbūt es jums saku, Patreonā izlasām vienu. Čipa, kāds lasa, un mēs reaģējam. Kurš visātrāk lasa? Jautājums, cik tas ir ilgi, jā. Nē, tur visu lasīt, tā nevar tur. Bet arī, ļaģis klausīties, kā tagad rinkopu, kā tik līdz tam džistam, tad tā mēs varēsim. Ja kādam ir pieejama Račko grāmata, atsūtiet man Omnivā. Es izlasīšu, apskatīšos, vai to var izlasīt Patreonā. Omniva pa brīvu. Omniva pa brīvu. Kodiņš, kāds ir atlaiž kods mums. Kad iedot mums grāmatu? Eitināzija 666. Kā bija tas, kā Mārtiņš teica? Range Lovers. Tas ir kauts. Tas bija Kips, to teica. Kips, jā. Range Lovers, bekais, vējos. Ģeniāli. Kipam vajadzētu podcastu. Tā, es nezinu, par ko mēs vēl varētu parunāt, pirms mēs ejam iekšā heitanāzijā. Jums ir kaut kas tāds honorable mentions. Es nezinu, vai ir vērts, tā kā ir visu nedēļu cilvēki tur trako par visādiem, tā kā pa Kambalām, tur pa Evelīnām, tā tālāk. Es nezinu, vai tur kaut kas nav pateikts. Tāds Kambuļinas, karuč līmenis visam. Jā. Tā kā Maliks teica, tā arī ir, tas caurums nekad nepaliek neizpildīts, un cilvēki kreivo pēc tā, un paši ienīst to, pēc kā viņi kreivo. To ir interesanti vērot, noteikti. Visi smējās par Bermudu divsturu, bet visi klausās aptuveni tas kaut kā tā viss. Noteikti, jā. Jo es noteikti klasu, ir bijuši tāds emocionāli vājāk momenti, kad esmu klausījusies Bermudu divsturu, unironically. Šī ir atzīšanās. Ok, interesanti atzīšanās. Jā. Vai, Mārtiņ, tu esi kādreiz uzlicis Bermudu divsturu? Nekad dzīvē. Zini, kur es liku? Austiņām viens pats. Nē. Es liku ne man Gucci, ne man Nike ar magoni. Tāpēc, ka es biju magonas liels fans kādu brīdi. Likās, ka viņš savadīs dzīvi kārtībā ar to lietuvietu, bet viņš izrādījās, ak, Dievs, ne pīsējs, ne karodnesējs. Man gandrīz uzkrita rāmis virsū. Okay. Paranormal activity. Kā Anina uz spoka, ne? Redzē, kā viņa noraustījās no spoka. Tāpēc, ka es esmu delirious, man visas maņas ļoti dīvaini šobrīd. Un man ir anxiety levels high. Tā ir kāda enerģijas dzērienu izdzert? Es domāju, bet ritīgi man no cīgām jau tremors sākās tagad. Es nevaru. Tagad nebūs labi. Bet tie viens otru izslēdz, tā kā mīnus ir plus. Ne? Nu, vienkārši tev aizies tas satraukums tik daudz, ka tev nebūs vairs viņš. Katliņš, viņš pāriet pāri, viņš jau tur vairāk nevar pāriet pāri, kā viņš ir. Zini, kas man bija? Tā kā es domāju, ok, man ir angsts, varētu tā kā
uzkurīt mazliet. Šis ir marihuānai draudzīgais podcasts. Viens no. Bet man bija Bet es aizspirālēju tik tālu, ka man bija angstas no domas par kurīšanu, bļaķi. Man vienkārši vajag iet gulēt. Jā, varbūt miegs un ūdens ir atbilde. Varbūt tā būs atbilde. Bet never mind par to. Tātad heitanāzija ir mūsu jaunais segments, kurš atgriežas ik nedēļas un pagaidām diezgan veiksmīgi ir bijis. Mēs esam no daudz kā atbrīvojušies un izlādējušies. Nezinu, vismaz man personīgi tas noteikti palīdz. Ko jūs šonadēļ heitojat bez nosodījuma? Man ir 2 lietas, ko es heitoju. Kurš sāk, vai es varu sākt? Tu sāc, jā. Es sāku, pirmo lietu biju vakar aizbraucis uz Rimi. Tīri ekskursijas pēc, jo man tur nesanāk, ka tas ir tālākais veikals, viens no, kur es dzīvoju. Es nezinu, vai tas ir visos Rimi vai tikai pie mums šeit Ventspilī. Runa ir par lielāko Rimi, kas mums ir pilsētā. Un ieejot iekšā, tur ir vienkārši nenormāls stulba sajūta, jo tur ir reāli kaut kāds 50% apgaismojums ieslēgts. Un tas veikals izskatās kā kaut kāds pamests. Un Rimi, kas ir manā uzturē Rimi to ej, kur ir viss tīrs kulturāls, smukām gaismām, svaigi produkti, un tu maksā prēmiju par to. Tu samaksā, jā, tieši tā. Tu par to samaksā. Par ko es maksāju šobrīd, ka tur gaismas ir puses slēgts ārā? Tā kā pēc darba laika tu jūties, ka tu esi iegājis iekšā kaut kādā maņķi, ka tur vēl sveces varēja izlikt ārā. Robi, tas ir, lai vēnās nevar durt. Jā, mēs atpakaļ tu knapi redzi, ko tu ņem rokās no plaukta, kādā vēnā. Tāpēc jau tā dara. Tas vienkārši kaut kāds pilnīgs absurds ir. Viņi nav iznākuši kaut kādi paziņojumi, ka tā kā mēs ne, droši vien elektrības cenas un taupības vārdā un tā tālāk, bet, sorry, ja pat mans piemājas Mego var močīt reāli gaismas uz pilnu klāti. Jā, diezgan, jā. Ir izslēgti, es neatceros, kur es pēdējo reizi biju veikalā, izņemot benzīna tankā, kur ir leduskapi ieslēgti dzeramajiem. Bet, jebkurā gadījumā tad šis mazais Mego var atļauties un Rimi nevar atļauties gaismas ierubīt. Es tieši gribēju teikt ļoti dīvaini, tā kā droši vien kādai multimiljardu kompānijai no Somijas ritīgi, tā kā viņi ritīgi strāpo ar naudu. Bet noteikti jau, ka to vēderu ievelk jau mēs uz mūsu fona jau ievelk. Tieši uz tā fona viņiem, es domāju, ka, protams, ka viņiem tur tie elektrības patēriņi noteikti ir ļoti lieli, jebkurā gadījumā. Bet tu par to maksā, tad samazini cenas arī, ja tu laidi elektrību. Kas tas ir? Nē. Tā nē. Sarunājam, ka tā nē. Okay. Es varu arī otrā ātri ieheitot. Protams, tā kā man nebūs šonadēļ, es biju ļoti zen, tad tu par mani. Sazinājos ar valsts ieņēmumiem. Es vairs minēju par valsts ieņēmumu dienestu un par viņu stulbajām PVN zakšanām no viņu puses. Respektīvi, kā PVN uzņēmums, kas ir PVN maksātājs, var atgūt nākošā mēnesī, respektīvi nesamaksāt nodokļos, atvelk no nodokļu apmēra, kas tev ir jāsamaksā, to PVN, ko tu esi iepriekšējā mēnesī samaksājis par precēm un pakalpojumiem. Izņemot pusi PVN, tu var dabūt atpakaļ, teiksim, par degvielu tikai, tad 10%, nevis 20%. Un, teiksim, pērkot arī jaunu automašīnu, tu dabū atpakaļ tikai pusi PVN, tu var norakstīt, automašīnu pārdodot, gan tu maksā pilnu PVN. Es uzvanīju Vidam, es nezinu, vai varbūt tā bija vienkārši kā darbinieks, kurai bija slinkums, bet respektīvi es viņai uzdevu jautājumu tādu. Ja es nopērku lietotu automašīnu no privāta personas, un, teiksim, pēc gada 2 es viņu pārdodu, vai man ir jāmaksā PVN? Atbilde, jā, ir jāmaksā PVN. Tātad, respektīvi, es nopērku automašīnu, es neko neatgūstu, bet pārdodot automašīnu, es uzreiz papišu automātiski 20%. Jūs saprotat manu sāpi, vai nē? Es jūtu, bet kāds par to auto ir PVN jau samaksājis sen gadus atpakaļ? Kāpēc man nopērkot automašīnu, kur neviens no to PVN neiegūst, privāta persona, viņai nav nekāds sakars ar to, kāpēc man viņu pārdodot ir jāmaksā PVN? Kur tieši rodās tas PVN no kā? Es par 3 štukām, 5, 10, vienalga nopērku automašīnu, teiksim, par 10 štukām es nopērku, pēc 2 gadiem pārdodu, un man ir jārēķina PVN klāt. What the fuck? Nodokļi vispār ir fakti. Man vienmēr tā kā, mana oma vienmēr, kad es teicu, ka viņa, es biju, piemēram, šokā, ka viņa man vienreiz pateica, ka viņai ir jāmaksā nodokļi no pensijas. Vai tad tu nemaksā nodokļus visu dzīvi, lai nopelnītu pensiju? Jā, tas man arī, kad es tikko pirmo reizi dzirdēju tāds. Kas tas ir? Ko?
no taviem sūdiem mēs vēl krīpatiņu paņemsim no tavām atliekām kaut kādām pizģēts. Bet, laikam mums tie vecie cilvēki ir stipri pa daudz, tā nav koze. Tāpēc nevajag tos vidas hēmotājus, tos PVN karuseļu veidotājus šanot. Vajag viņus tā kā slavēt, Viņi atturējās par mums, tam lielajiem vidam, bigi nodokļiem. Tas ir vienkārši kaut kāds pilnīgs absurds. Kā tas tev motivē vispār kaut ko darīt un maksāt nodokļus? Reāli, tu tev ģērbi ārā pilnīgi pie katra, kur tev tu kaut ko pakustējies, maksā. Dari, maksā vienkārši, laik maksā. Bet tolks no tā kāds. Jā, ja vēl būtu tā kā ritīgi kaut kādi tiešām tur high quality stāfu piedāvātīs. Nevis čeku loteriju. Vai pacelt vienkārši, nevis atlaist, nevis palielināt neapliekamo minimumu, bet minimālo algu pacelt. Forša. Atrisinājām problēmu. Sveiki. Okay. Anni, kas ir tev heitanāzija? Es šobrīd vienkārši priecājos, ka Robs var uzalkot. Bet man heitanāzija, es ar šo ierīci esmu saskārusies dažas reizes savā dzīvē, bet šajā nedēļā saskāros ar to 2 reizes. Un tas ir Nespresso aparāts. Vai jums kādam mājās ir Nespresso aparāts? Vai es varu minēt, kas tas ir? Tu nezini, kas tas ir? Es minēšu, ka kapsula aparāts. Neskafē? Jā, tas tā tad ir. Kapsulnieks. Mazs sūds, kurā tu ievāz iekšā kafijas kapsulu, kuras viņas tur maksā, laikam, es nezinu, 6 miljārdus katra tā sloksnī. Viņas ir ļoti dabai draudzīgas, tāpēc visiem ir jāizvēlās kapsula. Jā. Un tātad es paliku viesnīcā, un man numuriņā bija tā kā tas Nespresso aparāts un 4 komplementarī kapsuliņas. Un darbā mums tagad ir īsta kafijas automāta vietā, mums iegādājās Nespresso aparātu. Tātad viesnīcā bija tā, ka man bija 4 dažādas tās kapsuliņas, un tu nevari. Tur ir uzrakstīts vienkārši kaut kāds itālisks, tā kā obscure vārds, tā kā es pat nesaprotu, kas tā ir pa kafiju. Es pat nezinu. This will do, I guess. Un tad tas bija tieši tāds pats aparāts, kā man ir darbā. Darbā man bija tā, ka es kā cilvēks, no čuhņas varbūt tā kā kāds prasts cilvēks vai tam līdzīgi, es par kafijas krūzi uzskatu, tā kā mag, krūzi, vai ne? Nevis tur ķeselēties kādām mazām sūdu krūzītēm. No tās viena tā sūda, tur ir 2 podziņas, tad ir tā kā mazā tasīte, piņģerotiņš, un mazliet lielāks par piņģerotiņu. Un, es vakar darbā taisīju kafiju, es izmantoju 3 fucking kapsulas priekš puskrūzes kafijas. Vai tur nevar regulēt ūdens daudzumu? Tur ir tas ūdens kanisters, šeit tik tā liels, un tur ir burtiski 2 pogas tam aparātam. Tur nav vispār nekāds cits inženierijas. Tāda huīņa. Kāds, kurš mājās šobrīd grauzdē pats kafiju, klausās mums, kas tie par alu cilvēkiem. Nē, vienkārši tā kā, jo es pēdējā laikā tas ir kļūst par diezgan tā kā lielu fēdu, tā kā vismaz iepriekšējos 2-3 gadus tas šķīsti bija tā kā, tev ir Nespresso, un tu katru reizi, kad tu iekodā tehnisko preču veikalā, tev piepašās tie Nespresso cilvēki. Ir tāda huīņa. Ko? Nopērc normāli kafijas aparātu. Ja, piemēram, for reference, šī ir mana tējas krūze. Viņa ir tikpat liela, cik mana seja. Šis ir tas ideālais dzērienu tilpums, kādu man vajag, lai spētu funkcionēt. Bet man ir jātērē 3 kapsulas, lai es varētu uztaisīt pusnormālas krūzītes. Es saku, ka tev ir vēl viena poga, ko atklāt, kur regulēt ūdens daudzumu. Nē, es saku, ka viņš tāds arī ir. Godu vārds. Viņš ir presotājs mazos. Pilnīgs, jā. Pilnīgs mārketinga hujāts. Un tā kafija garšo pēc dirsas. Pēc burtiskas dirsas. Mošs paņēma visu bez kafeīna, tas tur iepakojums. Nē. Mums darbā ir kaut kāda viena melnā, kaut kāda zemniekiem domātājs, nezinu, whatever. Vienreiz jau pārstrādāt. Jā. Man es nezinu, man liekas tik pointless produkts, tā kā līdzīgi kā bija visi tie taurenīši, kurus presītas liek. Kā tas prikals var nestrādāt? Viņš ir bulletproof. Kā viņš ir strādāt? Muskulis saraujās, tātad viņš ir strādājis.
Pamēģini uzaudzēt muskuļus darot šitā. Atceries, mēs šo runājām, ka biceps auga darot tā. Iedomājos, ja viņiem vajadzēja iet full on, reklamēt to taurinīti, bet kaut kāds rītīgs kačuks reklamē, un viņš aplīmēs savu visu ģēmeni ar tiem taurinīšiem. Bet tur jau varēja dabūt vienu, pērkot, un otrs nāca līdzi, tad var abas puses vienlīdzīgi attīstīt. Bet man bija kaut kam, es atceros, ko 14 gadi bija apmēram, tad kaut kam pazīstama mājās bija, es pamēģināju, viņa tā sajūta ir izcili nepatīkama. Viņa ir izcili nepatīkama sajūta. Man liekas, ka viņam varbūt ir līdzīga tā tehnoloģija kā tiem mēnešreizu krāpju simulatoriem varētu būt. Ka viņš kaut kādu elektrisku pulsu dod, ja? Viņš iedod, ar elektrību principā sarauj to muskulu. Principā, gluži kā sportā. Gluži kā jebkura fiziska aktivitāte. Bet es uz tādu gāju pie fizioterapeita. Tas ir savāk, viņi tev sit pa tiem kaut kādiem nerviem, tur speciāli. Jā. Tā kā sportā es saku. Terminators. Es nezinu. Nespresso, fuck you. Es iebāzēt virsē savu sūtīgo produktu. Kam ir laiks? Tu iesaki taurintiņu, nevis espresso. Jā, tad jau labāk sitiet sev ar elektrību, es nezinu. Jā. Tā, man būs cease and desist e-pastā. Tā, šī būs 115. epizode, un mums ir pavērties vēl viens segments, kas ir, ko var darīt, ka tev ir 15 gadi, bet mēs pagājušajā nedēļā mazliet pamainījām to, ko tu darīji, ka tev bija 15 gadi. Tāds uzzīmēšu bildi, 15 gadi varētu būt 8. klases beigas, 9. klases sākums. Atklāt sakot, kad jūs sākāt, cik gadu vecumā jūs sākāt iet skolā? Nē, es liekas, 9. klasi pabeidzu 15 gadiem, ne? Jā, man netālīgs. Es sāku iet skolā, ka man bija 6 gadi, tāpēc. Jā. Nevis man tāpēc, vasarā dzimšanas dienu es ar 15 gadiem pabeidzu. Tu arī, Mārtiņa, 15 pabeidz 9, ja tu nepaliki uz 2. gadu. Es neatceros. Mūrjāņos tikai 6 klases ir. Bet, kā tu atceries, kurā klasē tu, cik gados tu pabeidzi pamatskolu? Kā? Es rēķinu vienkārši pēc dzimšanas gadu. Kad es sāku skolu. Kā var atcerēties, ka tu sāki? Tu pirmā klasē gāji kaut 6 vai 7 gadi. Bija kāda starpība, ko rādīja pulkstenis un kalendārs. Tieši tā, 7 gadi. Nē, tagad es vienkārši ar savu brain atceros, ka 2000. gads bija, kad sāku iet skolā. Vai 2001. pirmā klase. Makes a sense. Krāč pohuļ, ko es darīju, kad jums bija 15 gadi. Ko es tikai aizsūtīts uz Mūrjāņiem. Tā kā, principā, to arī dzīve apstājās. Timtā. Jā. Okay. Dzīvoju Pierīgā, mežā, trenējos, mācījos, bija labs puika. Mūrjāņi ir pirms Siguldas vai pēc Siguldas? No Rīgas puses pirms. Blakus Siguldai. Okay. Blakus īsti, nē. Vai tu var sākt pa Pierīgu? Bet viņi nav pa ceļam uz Siguldu, vai ne? Viņi nav. Sigulda jau tur 2 ceļi iet, ir tas gar Raganu arī. Tas ir pa ceļam uz Valmieru braucot. Tas ir tas gar Raganu Krimuldu, un tad ir tas tā lielā šoseja. Pa kuru ceļu brauc, tev saka, tāpēc? Kā tas bija, kā tu jūties, kad tev bija jāiet tajā skolā? Nē, tur taču nevienu nepazinu, ne? Tur nebija. Nē, Lāgā, nē. Nē, es pazinu, tā kā ritimbraucējus pāris, bet tā neviena Lāgā. Tad jau, kā rozā brilles gribējās kaut ko jaunu, tad bija tas, kad gribās kaut ko jaunu, nevis, kad pārmaņas ir kaut kas slikts. Bet tu biji pozitīvi noskaņots par to, ka tu brauc no Mūrjāņa, nevis tev piespiedu. Okay, cool. Nice. Okay. Es tikai pēc tam sapratu, kas tur patiesībā ir. Make something of yourself. Kaut kā tā, jā. Pamatskolas pēdējais gads bija labi. Es biju rītīgi priecīgs, kad varēju sākt iet vidusskolā. Negribējās pamatskolu. Es gribēju ātrāk palikt vecāks. Nepatīk būt jaunietim. Bet tādos līmeņos domāju. Es sev neredzu tajā vecumā tā domājumu, ka man ritīgi nepatika. Man nesaku, līdz kaut kādiem 25 gadiem man vispār nepatika tas vecums. Nē, patīk man arī. Es tagad atskatos, bet vai es tā. Es arī zināju, ka man nepatīk tas vecums. Es gribēju ātrāk palikt vecāks, jo man nepatīk. Tev neuztur neviens nopietni 15 gados. Un tu nevar arī tā kā nosimulēt tā, kaut kā runāt tā. Protams, ka tu neesi beig gudrs arī, iespējams, tajā vecumā, bet
Nē, nu kā, kurš, protams, es domāju, ka labi, pietiekami daudz atzīmes, cilvēku ir jā. 15 gados gudrāk nekā es esmu šodien, bet jebkurā gadījumā tas, ka tev jau defaultā tevi neklausās, tāpēc, ka tev esi bērns, nu, ķipa. Tagad mēs esam bērni un visi mūs klausās. Vai ne, jā. Bet to jau tu saproti tikai tad, kad tev pašam ir tricārs, kad pa lielam jau neviens nav pieaugušie. Yep. Tas gan. Šis man pēdējos gados ir atnācis tāds realization, ķip. Man liekas tā kā, kad tad es būšu pieaugušies? Literally never. Tas nemainās. Tev tieši tās pašas smadzenes. Mēs esam jebkurā gadījumā. Ok, labi, 15 gadi, ko es atceros, 8. un vai 9. klase, daudz gāju sēdēt pie Kristas dzīvoklī, neko nedarīju. Kristē bija dzīvoklis Piņķos, viņai māma dzīvoja ārzemēs. Tas tā kā recipe for disaster. Jā. Es negāju mājās, tā kā necēlu telefonu mammai. Mammai tā kā pēdējie pilieni bija zvanīt manam tēvam, lai viņš brauc pārbaudīt, kas tur ir, kas tur notiek un tā. Nekas tik vājprātīgs arī īstenībā nenotika, tā kā viss. Viegli klaiņošana, jā, tāda. Jā, vienīgais, mēs vienkārši sēdējām dzīvoklī un tieši ēdām roltonus. Tur bija, kur atgriezt, jo klaiņot reāli pusauģiem ir ritīgi grūti, jo fucking tas laiks visu laiku ir pretīgs, nav kur jauniešiem klaiņot. Vēl mums te jaunieši sēž stadionu tribīnēs, bļaļ. Jo tas ir labākais, ko viņi var dabūt. Mēs cik traģiski slikti tur ārā ir, ka viņi sēž tribīnēs. Jā, nē, mums laikam nebija tāds, es nezinu, vai arī es vienkārši nebija tādā kompānijā. Citreiz šādu tad gāja sēdēt kaut kādos spotos, bet tā mēs parasti bijām dzīvoklī vienkārši. Bija arī kaut kāda, tur dēlēt, kaut kā tāda figņa, bet es atceros, ka līdz tiem 16, par ko es stāstīšu nākošreiz, es nezināju, kā tas ir, tā kā, ka tu esi piedzēries, jo pirms tam es vienkārši tā kā tu dzer, tu dēlēt vispār ne galvā, ne dišā, tu vairāk tur tēlot, jeb kaut kādu baigo alkānu, ko. Protams, pīpēšana. Un tādā garā skolā sāk iet daudz švakāk. Tā kā matemātika un šit man jau tā bija sūdīga. Bet es nezinu, varbūt skatoties apakaļ, tur varētu vainot faktu, ka mums ritīgi vienu gadu, kad 7. un 8. klasē sāka nenormāli mainīties skolotājs, un vienu brīdi mums bibliotekāri pasniedz algebru. Un tad vienkārši nebija nekāds tā kā iespēja koncentrēties, ķipa vispār, kas notiek, man bija tāds, fakties šit. Un tad, tu nemācījies, ja tur tajā franču skolā, kas ir Piņķos. Nē, tā nebija tā, jā. Tā nebija. Tā internacionālā skola daudz pēc manis. Jā. Tā nebija tā skola, jā. Stipri pēc manis. Vecāki izlēma, ka tur īsti nebūs tev, tad tas temperaments neļauj tādā, nebūt kopā. Jā. Es mācījos Babītas vidusskolā, tur tā bija peldētāja skola, bet funnily enough, es nemācēju peldēt, kad es sāku iet tajā skolā. Ko jums Porgans pasniedz? Imants Babīta. Tur es samācījos visus savus prikolus. Tā bija man mīļākā stunda. Tā kaut kā. Un tas bija kaut kāds ritīgi rebelijas sākās vecums, man liekas. Es vēlos atvainoties par savu joku, man pašam kauns ir. Nē, viss kārtībā. Es vēlos, lai tu par šo padomā turpmāko nedēļu ejot gulēt. Cilvēki šo klausīsies skrienot. Droši vien pēc 3 mēnešiem ejot gulēt, es atcerēšos. Es vienkārši neklausos tās epizodes, kuras vēl kaut ko teicu, kas man nepatīk. Ignorēji, bloķējam atziņas. Jā, tieši tā. Gāslai to sevi. Tālūk, tas tā kā viss par to. Kā te varētu transitionot? Jaunieši, kuri noteikti skolā bija teicamnieki un tā tālāk, ir mūsu Patreon lietotāji, un šodien mums ir pievienojušies sekojoši jauni biedri Patreonā. Pūrni, jā, citiem vārdiem sakot pūrni. Emīls, Zanda un Alīna. Prieks jūs sveikt Patreonu pulkā. Vareni. Uzreiz pēc šīs epizodes mēs dosimies skatīties Mīla Kemperī, tālāk. Mīla Kemperī. Es taisot tos Mīla Kemperī video, es šeit pie sevis piedomāju, ko es daru savu dzīvi. Bet īstenībā ritīgi rēcīgi man patīk tie video. Es esmu ļoti investējies. Es ļoti iesaku pievienoties mums. Jā, ir mēs braucam uz Itāliju, tiem, kas nezina. Plānā garā. Katru nedēļu tagad mēs esam Ungārijā, ja? Jā, tagad mēs esam Ungārijā, jā. Mēs izliekamies labāk par cilvēkiem, ko mēs nepazīstam. Tas ir galvenais vibes, kas tur notiek. Mēs esam. Bet mēs jau esam emocionāli pieķērušies kodolam
tiem, kas brauc. Jā. Es negribu jaunus dalībniekus. Mēs esam savs trailers, 3. trailers mēs esam. Mēs ļoti selektīvi esam par to, kurus mēs pieņemam, kurus nē. Bet tiešām ir ļoti interesanti. Es esmu paskatījusies kaut kādas gabaliņas atpakaļ. Man pašai ir pat interesanti, jo mēs tā kā arī balansētu komentējam. Mēs atļaujam paiet tajā epizodē un tad sakam, kad ir vietā lietas. Tā, mēs esam iemācījušies. Tālūk, un, protams, man nav jāsaka super smieklīgi. Tas jau ir given. Es nezinu, vai kaut kas smieklīgāks vispār ir izdomāts. Nedomāju viss. Tālūk, ok. Vēl viena vieta, kur mēs pulcējam savus sekotājus, ir eitanāzijas Facebook grupa. Tajā jūs varat pievienoties, sekojot linkam, kurš ir zem katras epizodes, vai Facebook meklētājā vienkārši ievedot vārdu eitanāzija. Tur, savukārt, mēs katru nedēļu pirms ieraksta uzdodam jums jautājumu, kas ir tas svarīgais, par ko mums vajadzētu parunāt, vai kādi jautājumi, ko jūs vēlaties mums uzdot. Un šonedēļ tie skan sekojoši. Šis bija rītīgs gribas uzsas pa plācu. Šis man bez kļūdām sanāca. Vai ne, tā kā pups izbēri. Bet es vēl gribēju iestarpināt, ka es aicinu grupā likt eitanāzijas momentus. Tas ir neizteikti. Noteikti, jā. Izstāsti cilvēkiem, kas ir eitanāzijas momenti. Eitanāzijas moments ir, kad tu klausies eitanāzijas epizodi. Eitanāzijas, kā viņš sacās, paradoks, vai kā mēs teicām? Eitanāzijas efekts, kad tu klausies podcastu, un tev pie podkāsteri Anni, Mārtiņš un Roberts par kaut ko runā, un tu momentāli to redz dzīvē. Tas ir eitanāzijas efekts. To jūs varat droši postot savas pieredzes Facebook grupā. Ja tu dari vai redzi kaut ko tādu, par ko mēs runājam, un tu tieši tajā brīdī klausies. Tas kāds vienkāršajā valodā pastāst pareizi. Jā. Tā kā ir, jā. Andris raksta, vai šis ir sūdīgs jautājums? Nē, ja viņš tika ēterā, tad nē. Pārsteidzoši. Sūdīgs jautājums varētu būt par sūdiem. Šis ir jautājumīgs jautājums. Šis pa jautājumu. Jautājumīgs. Tālāk. Laura raksta, vai jūs gribētu savu ēdienu gatavošanas šovu? Kāds būtu nosaukums, vai būtu viesi, un kādus ēdienus gatavotu? Es ļoti novērtēju opciju neaicināt viesus. Es pat nebiju iedomājies, ka varētu arī solo. Bet nē, manuprāt, vislabākais raidījums bija Egīlam Zariņam. Jā, es nezinu, vai tā ir lielākoties nostalģija. Bet tas, ka viņš arī tajos legit dažkārtējās virtuvēs, ka tur pie tā dzīviem cilvēkiem viņš ieradās, ka tur nezinu, kā viņi ieriktējās visi. Bet tas formāts jau bija pa lielam tāds pats kā Roberto, vai ne? Viņš vienkārši ar kādiem sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem uztais kaut ko ēst un pēd, vai ne? Tiem mečiem. Intervēķib. Būsim godīgi, drīzāk jau pirka atkal vietas, vai ne? Pirms vēlēšanām. Jā. Vai kāds mūziķis, zin kā vajag. Tur vienīgais, man liekas, ka kāds ir tā šova lielākais pienesums ir tas, ka viņi Latvijas tirgu ieved Santa Marija. Kur viņi dāvināja to garšvielu reku. Jā. Es atceros bērnībā, ka bija tāds, kad es būšu bagāta, tad man būs Santa Marija. Man vēl iepriekšējā dzīvokļa tas raks bija. Man liekas, ka izmet ārā, ka viņi tādu relikviju nevēlējās. Ārpēc, un sirds haters. Uz antikvariātu vajadzēja nest. Mēs varētu varbūt, Rob, taisīt kaut kādu punk rock ēdienu gatavošanas šovu. Kukofus jūs sacenšaties kaut kā. Vai arī. Tas jau, jā. Tur jau beigās spriedze, es nezinu, vai es esmu gatavs tādam... Vajag jau tāds, man liekas, tas, kas ir ejošs, un īstenībā mēs domājam tādos ļoti klasiskos formātos kā TV, tas jau var būt arī YouTube šovs, un YouTube'ā, man liekas, ir tas ASMR vibes, kas ir, tāds, ka tu kaut ko lēnām tur taisi, čubini, tev pat nav iespējams jārunā nekas. Jā. Man patīk, kur tās korejietis stampās iekšā burgeris 30 līdz vemšanai. Tas man ir tik dārpriecīgi. Tādu es neesmu redzējis, linku var nesūtīt. Es noteikti ielikšu aprakstā. Man ASMR vibes vispār nestrādā, jo, kad es esmu virtuvē, man viss iet pa gaisu, viss krīt no rokām ārā, es lamājos, but I get the fucking job done. Es nezinu, tad varbūt tā varētu būt vienkārši eitanāzijas virtuve. Principā šis jau kļūst par gatavošanas raidījumu. Jā, jums godīgi daudz sakot. procentu ir. Jā.
Kādas ēdienas gatavot, tad jau tas jau kā paģēru. Tad jau tu taisītu visu, kamēr tev beidzās vienkārši idejas. Tādu, ko var ēst. Tur jau tas pēc sponsoriem pēc iespējas labāk paiču un visādas maltās. Big Meat var sponsorēt. Big Meat. Ķipam gaļai vajag vēl tā kā reklāmu. Viņi meklē, kur tā kā reklamēties. It kā lielākā daļa jau neēstu gaļu. Kā sauc Mārtiņa tirgu gaļinas to? Orkāns? Orkāns, jā. Nu, sponsor by Orkāns, piemēram. Šautauts. Mūsu gaļas stampei. Tā kā mēs tirgu pērkam gaļu. Let's go. Ok, Kristaps raksta, kāda varētu būt sūdīgākā dāvana, ko varētu uzdāvināt mammai. Starp citu, manai mammai šodien ieraksta laikā ir dzimšanas diena. Hip, hip, hurā! Antra. Sveicieni. Lai daudz gadu vēl skrien kā stirnas. Lai saule augsti krītu. Daudz laimes. Paldies. Viņi būs ļoti priecīgi šo dzirdēt. Jā. Un aizsūt kaut kādu gifiņu, kur mirgot. Jā. Tas tik spošs. Super. Roberta viena no māsām, neizpaudīšu kura, raksta, ka panna ir sliktākā dāvana, ko uzdāvināt mammai. Vai tas ir kaut kāds skalbaks uz kaut ko? Es nezinu, vai es kādreiz mammai dāvinājis pannu, bet es domāju, ka mamma nebūtu nepriecīga par labu pannu. Tā kā, es nezinu, varbūt viņa domā kā mamma, ka viņai negribētos, lai viņai pannu uzdāvina. Bet, jā, mammai nāk dzimšanas diena. Īstenībā jāpaskatās, kādas pannas var dabūt. Pa uzlīmēm no Lukoila. Māmas ir fake. Māmas vienmēr priecājās, ko tu ņem uzdāvini. Es pieraduši viņas pa makaronu glaznām priecājās, pa pannām. Jā, kopš tavas pirmajiem soļiem viņas priecājas par katru tavu sūdu. Tā kā ļoti grūti šis jautājums ir. Kas ir sūdīgākā? Kas māma uzzīga tev protokols? Vai tā ir sūdīgākā dāvana? Kad tu viņas uz viņas vārdu paņēmis kaut ko līzingā, tas varētu būt jau dāvana. Jā. Lūdzu, mam tev dzīvoklis līzingā. Māmu uzsitu gaisā tavu dzīvokli. Kristīna raksta, kāda ir eitanāzijas padoma, lai atmestu pīpēšanu, ja no apelsīnu mizošana nepalīdz. Es nezinu, kura valsts veselības iestāde. SPKC. Jā, ok. Tad viņi publicēja infografiku, I guess you could call this, ķipa, ar padomu 10 ikdienišķiem veidiem, kā nomākt domas par smēķēšanu, kuros ietilpst spēlēšanās ar mājdzīvnieku, piezvanīšana draugam draudzenei, istabas augu apliešana, izmēģināt jaunu receptu, blā, blā, blā. Pagaid, stop. Tad es sēžu tagad darbiņā, kaut ko bakstos internetos. Es sagribu uzkurīt, un tagad ģēt jaunas receptes izmēģināt. Es atvainojos, nē, tas ir jādara tagad. Bet tu teici blā, 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 bet tur ir vēl vismaz divi ļoti svarīgi momenti. 8. ieteikums ir nomizo apelsīnu, un 10. ir uzliec roku krēmu. Bet par roku krēmu es teiktu, ka tas ir labs, jo tā kā tev būs krēmainas rokas, tev pirkstos tā cīga, tev tā cīga garšos pēc tā krēma. Tas ir labs patiesībā. Vai tu, pirmkārtam, kas ņem cīgu rokās aiz filtra, otram kārtam, vai tev ir kādreiz gribējies pīpēt dzīvē? Roku krēms noteikti nebūtu tas, kas man apturētu, ja man gribās uzpīpēt. Droši vien, jā. Jā, tu ir taisījis tā kā grupu ar cilvēkiem. Tā, ko tie pīpē? Tā, kāds ir pīpē? Nē. Tev ir tas citrus tāds gaisā virmo. Kā tu vari gribēt pīpēt? Tauni. Mums kaut kāda traka tā kā pīpēšanas rezultāti Latvijā, tā kā sliktākie Baltijā vai kas tam līdzīgs. Es domāju, ka mums viena no visaugstākajiem Eiropā varētu būt. Mēs kā vienmēr tabulas vai nu vienā vai otrā pusē. Pabīdi nav lemts būt. Okay. Kāda praktiska padoma, lai kāds no jums ir atmetis? Es esmu vairākas reizes atmetis. Man liekas, vislabākais veids, kā atmest pīpēšanu, ir nepīpēt. Vienkārši fucking deal with it. To saka smēķētājs, ja? To saka smēķētājs, visvienkāršākais ir nepīpēt. No palīgi rīkiem, es zinu, ka kaut kad periodiski, kas es nesmēķējis, man vislabāk palīdz košļājamā gumija nikotīna. Tabletes es mēģināju, viņas ir šausmīgi viegli pārēsties un paliek sūdīgi. Plāksteri, man liekas, tas ir kaut kāds placebo efekts vairāk nekā jēga no viņa ir, bet tā košļana man vislabāk palīdz. Esmu arī dzirdējis, neesmu mēģinājis, bet tā smadziņu skalošanas grāmata palīdzot. Viņa Džimija Kāra grāmata?
Jā, Džimī, bet tā par to grāmatu es esmu dzirdējis no vairāk kā viena cilvēka, ka viņi palīdz. Un, ja viņi palīdzējusi 3 tev zināmiem cilvēkiem, tu neko nezaudēsi. Tev visdrīzāk arī nāks par labu cilvēkiem. Tur viņiem nav jēga. Tu nepiedāvā arī tev to grāmatu. Tu vari no manis nopirkt, tad tev jāpārdod vēl 3 cilvēkiem. Tu nav gluži tā. Ņem, izlasi, man palīdzēja. Es nezinu. Es varbūt kādreiz pamēģināšu. Man ļoti palīdzēja saprast, ka man vajag nikotīnu. Nevis smēķi. Respektīvi, tik līdz tam, pēc kā es tur eju. Tad es biju veipus, es ar veipiem vien brīdi niekojos, tad bija tie hīti, un tad viss, fuck it. Tagad man pa laikam tur cigāru piedāvāt. Var pazelēt, nikotīnu dabūt, ir tik bombu tā, ka rītīgi iepis pa smadzni. Es gribēju jautāt, vai, kā jums liekas, vai būfot cīgu ir veselīgāk nekā inhalēt? Es domāju, ka noteikti jābūt veselīgāk reāli, jo nav sadegšanas procesā viss tās gāzes indīgās. Tāpēc mēs, iesakam. Jā, eitanāzija rekomendē būfot cīgu. Sāk dienu ar vienu būfotu cīgu. Jā. Paskaidrot to savai ģimenei. No rīta, to vandas istabā ieslēgties. Uzsēsties uz cīgas. Uzsēsties uz pīpes, bļāt. Es esmu sliktākais, ka cilvēks, kam jautāt padomu, jo man patīk pīpēt vienkārši. Man patīk sociālais aspekts, man patīk kā garšo hīti. Kaut gan es nokāpu no parastajām cīgām un uzkāpu uz hītiem, hīti man patīk, bet arī jau tagad es jūtu, ka tā kā man hīti mazliet mazāk patīk. Vienu reizi dzīvē esmu atmetus, un tas bija tāpēc, ka es atbraucu uz valsti, kurā nevarēja tik viegli dabūt zem 18 gadu vecuma cīgas, kā Latvijā. Tālūk, tad es atmetu līdz kaut kādam 19. Principā, tas, ko es teicu, tu beidzi smēķēt. Jā. tieši tik vienkārši, vai ne? Bet es īstenībā, man liekas, es smēķēju ilgāk nekā es nesmēķēju savā dzīvē, kas ir, man liekas, ļoti noteikti nav labi. Bet es arī jūtu pamazām, ka man tā sāk laikam apnikt. Jā. Es jūtu, ka es esmu tuvu tam, lai atmestu, jo pirmkārt, tas man sāk likties kopā, pirmkārt, es nepaliek jaunāks, un man nepaliek vieglāk elpot. Otrs tas, ka tas ir ļoti dārgs hobijs, un cik var, pļeģi? Tev visu laiku jādomā, kurā brīdī tu esi uzpīpēt. Tas nav... Vienkārši jābeidz pīpēt. Jā, un parastajām cīgām tā ir. Man hīti reāli man ir izlaiduši. Es vienkārši tā kā, kur es eju, tur iet ar savu pirdienu cigāru. Tāpēc jāsāk taisīt nikotīna gumijas končas. Jūs redzēsiet, šis aizies. Varbūt. Bet es domāju, arī atmetot cigārus, es pa laikam turpināšu smēķēt, jo tas ir kaut kas pavisam savādāks, un es laikam saprotu, ka man tas labāk patīk. Man liekas, es labprātāk uzsmēķētu pāris reizes nedēļā kādu labu cigāru, nekā iztērēt, kaut vai finansiālā ziņā, vai ne, es labprātāk iztērētu to pašu naudu dažos labos cigāros, nekā cīgas nokurījot. Tālūk, eitanāzija tikai praktiski padomu, kā vienmēr. Mārtiņš raksta, kratīšanā Ventspils tehnikumā pie bērniem atrada tabaku un saltus. Cik basic? Ko atrast, ja kratīšanu veiktu pirmajā ģimnāzijā? Kokaīns, zelta duncis, retu sugu dzīvnieki. Mēs par to nerunājām, tā kā mēs pieminējām to. Koks, kripto, NFT, tādas lietas ir kripto, vienkārši menti konfiscēt tavu NFT. Ja džekitos tur mainīgi registrēšanas skolā toletē uzstādījuši. Nil likumam neatbilstoši naudas līdzekļus, nepierādāmas izcelsmes. Kaut kas tālīdzīgs. Jā, 10 pakām vairāk skolā nevar nākt iekšā. Jādeklarē ir pie šitās te atslēgtāns dežurants ģērtuvē. Jādeklarē, ka tienes vairāk par 10 pakām skolā. Blē, Nils atkal nopirka bufetē visas akcijas. Viņam pieder atkal skolas bufeta čalim. Ok, Māja raksta. Jāņem uz skolu naudu, lai var atstāt viesmīlim dzeramnaudu. Skaidrā, jā. Ja zin kā, par laižu bērnu skolu, tu iedod naudu līdzi. Tur jau karti ir maksāt, nē, viesmīlim. Viesmīlim. Un tam te kurpju spodrinātājiem arī. Šis te džeks par brīdī sēž vienkārši.
Aizem, kur tas Atkal no sastās videns dietēķiba starpvidī. Hujāri, kur? Mēnešu biļetei pelnas pārvērt. Jā, vasko kaut kāds Air Force uz bļeķi. Māja raksta, par kādu Ziemassvētku dāvanu jūs apvainotos. Es pateikšu par zeķiem, kas ir par mazu. Jo tā ir dāvana, ko es vēlos, un, ja tu aizšauj garām, tad, jau. Nu, bet tu apvainotos. Nu, jā, es būtu bēdīgs, nu. Tu man uzdāvināt, ja tu man būs pohuj, bet ja tu uzdāvinās to, ko es vēlos, un viņš man nederēs, nu, tas tā kā bērnam bez rokām un kājām uzdāvināt riteni, nu. Bet tu esi devis visiem savā vismaz tuvējā aplī zināt, kāds tev ir pēdas izmērs, lai, nu, jā, mēs pieņem, viņa varētu būt kā 46, 47, tad tā zeķis jau prasti ir kā 2-3 izmēra intervālā, tad tu vienkārši jātrāp 46 līdz 47, gan jau, kad derēs 44 līdz 47, vai kaut kā tā, vai ne? Ir strāpīgi? Tā, jā. Ok, labi, tad es vismaz var piezīmēt sev. Es nezinu, par kādu es apvienos, kaut kādu karikatūru. Kas ir tās vildes, kur... Bļaļ, tas jau bezgalmīgi huiņi. Jā, pirmkārt, pie kuras viņu likšu. Un otrkārt, kāpēc, lai es liktu kaut kur tā kā... Es izstāstu vēl briesmīgāk nekā in real life, es nezinu. Bet tad no karikatūras es biju domājis to, kas ir tajos tā kā pastel, tā kā viņš ir krāsot. Nu, jā. Tas ir tas, jā. Jā, ka viņi tev tā kā, ka tu ej pa jomas ielu, un kad tur kāds klauns sēž un... Jā, rītīgs krievenētas pasākums ir, jā, ka tu saki jomas ielu uzreiz, ok, jā, makes sense. Deitiņā kaut kādā, tikko Tokyo City pažarāja. Nu, ja tu arī ir pikču kopā. Roba, ko tu apvainotos? Es neapvainotos pa dāvanas drīzāk. Jo Roberts dāvinātam zirgiem zobos neskatās. Tieši tā. Kā baznīca. Es nevaru tiešām iedomāties, ko tev var uzdāvināt tādu, lai tu apvainotos. Nē, tā kā, protams, es vienkārši centos atrast, tāpēc karikatūra varētu būt huiņa. Atcerieties, ka skolā bija tās, jums bija tās tā kā loterijas, kur bija jānes šādas figņas. Un tad, kā lūdzu? Nu kā, mums bija skolā loterija, piemēram, pateica tur, ok. Secret Santa? Jā, tā kā, bet visiem ir jāatnes dāvaniņi. Pašapdāvināšanās, ne tā? Jā, pašapdāvināšanās, jā. Un es vienkārši kaut kāds tiešām 4 gadus no vietas vienkārši, man māma meklē kaut kādu interesantu dāvaniņu, kaut ko tam līdzīgu. Un es vienkārši katru gadu izlozēju jobanu no bļeģi rūķi cepuri. Bļeģi, tāds apisiets. Ar šo bērnu varēs trotļāties līdz jaunajam gadam. Tas ir vēl 6 dienas. Jā. Ānce rakstīja, Robertam būtu Sofijas Choice tipa izvēle. Neesmu redzējis to filmu. Sāku kaut ko skatīties. Saprotu, ka filmu smaga izvēle. Jā. Kečups vai majonēzi? Neiespējama, bet jāveic dzīvības vai nāves jautājums. Kurai partijai viņš pievienotos no šīm divām un kurā amatā? LA kā pūces / pleša palīgs vai NA Dombravas / Fūrmaņa iekavās? Jā, Fūrmanis aģitē par NA, iekavas ciet. Konsultants PR finanšu jautājumos un arī jākļūst par partijas biedru. Ja tu nesprats, tad ej izlasi pats. Uz NA es sapratu, tā izvēle ir ļoti vienkārša, jo pa palīgu es neiešu. Kā konsultants es iešu. Tā ir tā ļoti smalka atšķirība, kā tu nosauc to amatu. Nē, palīgs tas nozīmē to, ka es esmu šestaks viņam. Konsultants, konsultanti arī saņem, kā mēs zinām, ļoti labi. Konsultants arī strādā. Konsultants konsultē. Konsultants, principā, ir, lai zinātu, kādas atbildības atbrīvots. Mēs esam konsultanti. Mēs esam tieši tā. Ok, ļoti labi ātri un es nezinu, nespējuši pateikt, vai labo vai slikti, un arī negrasos. Manuprāt, šī bija pareizā izvēle. Vienīgā pareizā. Vienkārši tīri, kā saka, morāli Roberts nevar iet ar plešu un pūci vienā komandā. Tas arī neesmu beigās Nacionālās apvienības fans, it kā, bet... Nē, vienkārši tev vairāk bīfs ir... Šis, tomēr, ir tā kā Sofijas izvēle, un te nav varianti, ir jādara, kas jādara. Jā, tieši tā. Un pa pūtu spēlešā priekšnieku es gan varētu iet.
nav problēma. Robert, Pūt supi! tu neplāno baigi daudz strādāt. Tev liekas, ka tie 2 džekri baigies strādāt. Kā viņi strādās? Ok. Elvijas raksta. Vai Mārtiņa ģimenē svin atzīmē Mārtiņa dienu? Kā tieši atzīmē, neatzīmē? Jā, Mārtiņiem bija vārda diena, tātad 60% no Latvijas iedzīvotājiem bija vārda diena. Vai jūsu ģimenē atzīmē šos? Pie mums Mārtiņa dienu neatzīmē. Es nezinu, kaut kā. Varbūt kaut kad es sākšu, bet tagad tas man nepatīk. Liek uzmanību par lietām, kuras es tā kā neesmu izlēmis. Vajag varbūt tāpēc. Bet kas ir galvenā tradīcija Mārtiņa dienā? Zosis ir jāēd, Jā. Gailis bija jāgalina. Mārtiņa dienas... Mārtiņa gailis, bet zosi jau cepa laikam. Nevarēšu pateikt, vai es jebkad vispār esmu ēdusi zosi. Bet tā, kad es biju jauns, reizā meitnes atnesa man tā, ka vistu cept. Tā kā reāli jāla vistu. Tas bija fun. Wow. Interesanti. Šo var noteikti apspēlēt Mārtiņa draugu kompānija. Tā, te vēl viens Robim ielikts komentārs. Vilis raksta, Robim patiks. Šeit LSM raksts par ārzemēm. Izlasīšu tikai virsrakstu. Lietuvas premjere rosina piešķirt 37 miljonus eiro kompensācijām par ebrejiem atsvināto privātību. Tas tā kā reparations. Tad attīstībai par ir ticis ievēlēts Lietuvas parlamentā, kā es skatos. Bet Lietuva, lielāka valsts, kāpēc viņi mazāk tā kā mēs? Es tieši gribēju stāstīt, tāpēc, ka mums ir kompetents pārnese. Edgars Jaunups ar saviem biedriem ir devies uz Lietuvu, un viņš tā kā, viņš jau zina, viņš izdarīs to lētāk. Tas ceļš jau ir iestaigāts, kā to izdarīt, tāpēc ir tie 3 miljoni lētāk viņiem. Un plus, jā, tieši, tas ir viens otrs, tas, ka Lietuvā kā vienmēr viss bišķi lētāk nekā pie mums. Jā, minimāli, bet 3 miljoni, bet lētāk. Bet es dzirdēju, ka Lietuvā jau lauž krēslus kārtu reizi un sūdzās, ka redz latvieši kaut ko izdara ātrāk un pareizāk un labāk un vairāk iedod. Viņi ir nemierā, ka latvieši redz vairāk atkal kaut ko ir izdarījuši. Viņiem tieši referendums būs pa cik palielināt tos 37, lai iekabinātu latviešiem. Ivars raksta, vai būs īpašais Ziemassvētku ieraksts un par kādu tēmu jūs rakstīt grāmatu. Par Ziemassvētku ierakstu man liekas, ka mēs katru gadu parasti ņemam ap svētku laiku brīvu, jo mums tas realistiski vienkārši visu kaut ko svin vai tiek. Kaut kā jau vajadzētu. Mēs gribam, bet mēs paštikosim kaut ko. Varētu, jā, bet tur jāskatās grafiki ir noteikti. Mums bija viena gada jaunajā gadā, kad bija halēra apkārt lidoja, tad mums bija jaungada specials. Bet, jā, nezinu. Un tad, jā, otrs ir jautājums, par kādu tēmu jūs rakstītu grāmatu. Es jau esmu iepriekš teicis, tāpēc izmantošu iespēju noplagot savu topošo grāmatu, LLP, kas nozīmē lohiem lohu problēmas. Tā būs pašpalīdzības grāmata jauniem vīriešiem, kā nebūt loham un nepieņemt lohu lēmums. Bet zini, kas ir, Mārtiņ? Es domāju, ja ne tagad, tad es nezinu, kad ir labākais tirgus šitai nišai. Es tev godu vārdu. Mēs tieši runājām pirms ierakstā. Jā, šobrīd ir labākais moments. Self-helps vienkārši ir skyrocketing. Kaut vai šonadēļ pastoties. Petersons teica. Jā, visi šitie te. Un ir tīpaši čokiem. Visi, tā kā tie čoki uzauga bez tētiem, viņiem vajag tēti. Jā, bet tā atšķirības starp mani un citiem cilvēkiem, kas visdrīzāk nerakstīšu neko tādu, ko man būtu kauns publicēt. Man ir brēmze. Nē, bet exactly, varbūt tu būsi tas, kas mainīs self-help tirgu. Tur jau tā lieta. Bet es tev tiešām saku, stingri iesaku sākt pierakstīt. Nē, bet ja tā godīgi, mēs ar Kristu mājās runājuši, ka kaut kāda mums vajadzētu grāmatu, kas sarakstīt, bet es esmu dzirdējis to variantu, ka tas pirmās grāmatas vienmēr ir sūds, un tas liekas ļoti loģiski, vai ne? Tas ir ļoti loģiski liekas, ka kā tu uzrakstīs pirmo grāmatu. Kā jebkas, ko tu pirmo reizi dari. Bet ja man liekas, ka tā ideja ir rītīgi krūta, bet es drīzāk nemācēšu viņu tā kā iesaiņot tā kā smuku konfektu, tad rītīgi hujo, un tas būs labi ideja sabiedrīs. Tev ir jau, tīri jau bāze cilvēki, kur izlasīs tik un tā. Nē, man jau pokuļ, ja es zinu, ka tā grāmata būs labi, viņi tāpatās, kaut kur jau viņi tiks. Bet... Protams, bet pat ja viņa būs tā kā pirmā un sūdīga,
tev tik un tā izlasīs. 900 cilvēku iepriekš pārdošanā. Robi, tu man ar Karīnu sarunās, ka viņi tur pakonsultēs kas un kā. Jā. Odrī māk ķipa typing tā kā uz datoru darīt. Nerakstīt uz datoru. Idejas, ka viņi zina jau izkārtojumus klaviatūras telefonā un iPadā, tad varētu būt, ka viņi arī tātad, ja piešausies. Man ir autors, kas manā vietā raksta. Nu, ķipa ghostwriter, bet physically, ķipa writer. Tu stāsti viņiem, viņi raksta. Diemžēl šis vairs nevar. Man ir sačakarēta tā vērtību sistēma bērnam. Viņi par kapeikām vairs nestrādā. Vasarā vienkārši, ķipa, kaut kāds bērns no ielas. Kurš ir gatavs par 2 eiro stundā pie kompisēt? Easy. Bet es iedrošinu ļoti. Es nezinu, par ko es varētu rakstīt. Kurā virzienā vismaz tu skatītos, kas būtu? Man būtu fiction kaut kāds. Man jau ir, zin kā, jau pulka gadu pieredze rakstīt tīņu romāns jaunībā. Nu, redz, tu to pieredzi vajag. Nu, ja ideja fiction grāmatai, negribās 90 lapspušu grāmatu. Nu, bet tev tas ir izkoptiem tēliem un neviena sieviete, jo tu nezini, kā uzrakstīt sieviešu tēlu. Bet tev burtiski mājās ir sieva, kas arī ir grāmatu tārps. Viņa jau tev var tā kā proofreadot. Ja, protams, tas nerais tension. Ja tu, zini, kā saproti. Tas ir izdarāms. Tev ir ideālais laiks tieši un setups, kad to darīt. Vēl viena apņemšanās, ko uzņemties. Jā. Robi, tava grāmata. Ko tu rakstīt? Te grāmatai jābūt tādai, ko cilvēki gribētu ņemt uz vientuļo salu. Kas būtu tā tava grāmata? Audio grāmata 600 veidis, kā nopūsties. Es droši vien iet kaut kādā konspirāciju žanrā. Pilnīgi unhinged, Pilnīgi, jā, es sāktu ar kaut ko tādu, kas ir tā kā faktos balstīts, un pēc tam droši vien tas lēnāk garā pāriet uz kaut kādu manu redzējumu. Loģiski, ka tev ir jānostiprina savu kredibilitāti pēc tiem faktiem, kas sākumā ir, un pēc tam ir derēlo, tieši tā. Es to redzu, kā tu tā kā izdomā, ok, šogad es sākšu un pabeigšu rakstīt to grāmatu, tu aizbrauc dzīvot kaut kur laukos, pīs nemetīgas sēnas, tur gāžu ritīgi, ķipa, tas ir norauts vispār no realitātes, un tā kā tev ir kaut kā tie bāzes fakti, ko tu zini, un tad tu ritīgi, ķipa, tā kā izceļo visu caur, tā kā smadzenēm savām, tā kā tajā gadā, un vai tu atgriezies atpakaļ, to mēs nezinām, bet grāmata būtu Gucci. Nē, tieši tā, tas visdrīzāk kaut kā tā ir jādara, lai tu ritīgi kaut kādā brīdī tev atnāk kaut kāda atklāsme par to, kā tad īsti strādā pasaule. Jā, tieši tā. Ārnis raksta, dīvaini sagadīšanās, ka viņam līdzīgs vai tāds pats uzvārds kā man. Viņš raksta, cik liela NATO izpratnē ir neatdodamā cola par recent activity. Man liekas, ka viņš runā par to, kas vakar notika. Ka vakar bija viss gatavu karu sākt. Jā, uzbumboja nejauši uz Polijas kaut kas tur. Tie bija Ukraiņi. Tad dziļu paņēma visi izņemot Polijā. Jā. Bišķītiņi. Tur es saku, tā kā es iegāju tieši Twitteros un skatos, aiziet jau Article 5, Article 4, ķipa visi nomaina tā kā kaut kādas tā kā sociālos komentātājus, tā kā uzreiz par ķipa vakcīnām un vispārēji tagad ir militārie. Ka cilvēki aizmirst to, ko Omīša saka, ka nav nekas sliktāks par karu. Tagad cilvēki gatavi lekt iekšā, bet viņi pat nezinu, kur. Tas ir tik crazy. Tā kā, ķipa, Es saprotu to frustrāciju, jo, zin kā cilvēkam dabiski smadzenes, lai neiet pārāk dziļi, vienkārši no visu, ko mēs patērējam, no bērnības, tur filmas, grāmatas un tā, mums ir narratīvs. Sākums, tur notikumi un beigas, un visi cilvēki ritīgi grib, lai beidzās tas karš. Un tāpēc viņi tā kā grib ritīgi tā kā severely, lai tas, tas tādi ļoti vienkārši. Priekšu, tā kā uz kulmināciju un iet ārā. Bet tā kulminācija būs pizdā vienkārši. Nezinu, un tas ir tas, ko, un tad, es nezinu, man pat pilnīgi likās, ka tā kā ritīgi visi steidz ierakstīt, tā kā, ķipa, tā kā, crazy, I'm so scared. Bet, paldies Dievam, ka tajā NATO un citās iestādēs laikam strādā tādi cool-minded, varbūt mazliet vēsākiem prātiem. Slikti, jobanā Krievija atpasies, ko es varu pateikt. Krievija, jā. Atpasies.
Es domāju, ka tas ir labs jautājums, jā, cik maksā, cik daudz ir jābūt. Jautājums, ja viena streja raķeta trāpītu kaut kur Krāslavā, vai NATO būtu gatavs sākt? Full on. Nu jā, bet galvenais jau bija, man liekas, ka tas punkts ir tas, ka tā kā Krievi tā kā zinādami iemet viņu tur. Nejauši, tā kā pretgaisa sistēma vienkārši nokrit uz 2 nelaimīgiem graudu žāvētājiem. Jā, bet arī, ja viņi apzināti mauk, to viņi tiešām mauk pa 2 graudu žāvētājiem, vai viņi mēģinātu jā. Piepilt, tuvāko pilsētu. Tur jau arī vieta vēl konspirācijām, tur vēl varbūt šeit speciāli, tā kā kaut kāda nenozīmīga paķēra, lai tur bišķiņi sakritītu to NATO, veicinātu to neuzticību vai ko tur. Tur jau var konspirēt un konspirēt. Bet oficiālā versija bija, ka tas ir Ukrainas pretgaisa aizsardzība, jā? Jā. Vienkārši zenīta raķeta aizgāja šķīvi. Tur nokrit. Tālūk, Ēriks raksta, kāda tipa snobi ir viskaitinošākie? Es nezinu visus snobi tipus. Es iepriekš pieskārāmies tēvai par nikotīnu un veipošanu. Es pirms sāku veipot, es Latvijas formā pasēdēju veipu un palasījos, kas tur notiek. Tur ir tādi troglodīti veipas snobi pusējās. Es nevaru iedomāties, kā viņi dzīvē tur izskatās. Tie bija rēcīgi snobi. Ja tā atskatās, par to veipošanas snobi, Tur pilnīgi tā kā diskutē, kurš veips ir tā kā jā, un tur vispār, pēc nedod Dievs, tur pajautās kaut ko. Es saprotu, kā fórums strādā, ka tev ir jāizlasa viss, bet, zin kā, ja tev ir 30 aktīvie lietotāji, to fórumu grib dzīvi. Robi. Jā, viņš padomāt. Es pat nezinu. Man tā kā grūti, kas ir definēt, kas ir snobs, jo tad es sāku tā kā, kas ir cilvēks man besī, kur iedeg par kaut kādu lietu, vai tas skaitās snobs, jo man vienkārši besī, vai viņiem vienkārši ir tā kā, viņi daudz zina par lietu, kas viņiem patīk. Tie, kas savus hobijus gatekeepo, es tev tā redzu, kas... Jā, mūzikā parasti fani, man liekas, mēdz būt ritīgi pimpauši. Jā, ja tu neesi bijis kopš sākumā ar mums, tad jā. Jā, bet es īsti nevaru teikt. Tu nezini šito grupu, ko ir reāli 2 cilvēki pasaulē dzirdējuši tikai? Jā, tas var būt. Pat kaut kādiem televīzijas šoviem citreiz. Bet es nevaru arī tā kā ar roku sirds teikt, ka es tā nekad neesmu uzvarējusi. Noteikti, ka mēs jau neesam perfekti cilvēki. Mēs tikai tā izskatāmies no malas. Tā gan. Rob, tev nenāk, prātā. Tu vari pigī bekot uz manējām. Es nezinu, kas tieši domāts to jautājumu, kāda ir exactly snobi tipi. Ļoti snobiski snobi man nepatīk. Jā. Vai arī tie, bet ir cilvēki, bet es domāju, ka man tā vispārīgāk ir vienkārši cilvēki, kas, man liekas, jūtās tā, ka viņu sūds nesmird. Vienkārši ir tādi cilvēki, kas jūtās, vai viņiem ir kaut kāds ienākuma līmenis kaut kādā līmenī vai kaut kā tāda, un ka viņiem liekas, ka viņi ir tā kā pārāki. Vai kad viņi kaut kādā komforta zonā ir nonākuši, tad viņi, jā. Ir vienkārši cilvēki, kas uz citiem cilvēkiem skatās no augšas. Mēs arī gan jau, ka grēkojam, mēs tur ierēcam pa citiem un tā, bet es runāju, vēl ir tāds next level šeit. Mēs tā kā rītīgi, tas nav tik smagi punching down. Jūs ziniet, no Anna iepazīstināja ar tādu literatūru šedevru krēslu, un tur bija tā antagonista ģimene, viņi tādi vampīru augstmaņi bija. Jā, volutūri, jā. Tie bija tie snobi, jā. Skatījās uz leju. Jā. Vēl varbūt tā kā mākslas, jo māksla vienkārši, es nezinu, man liekas, vienkārši, ka māksla ir tik fucking subjektīva, man liekas ļoti dīvaini, ka ir kaut kādi cilvēki, kurš nosaka, ka tā ir māksla un nav. Tas ir kā kuram atkal, jo man liekas, ka māksla ir baigi plašs jēdziens. Nevis liekas, bet laikam jau tā arī ir. Zini, tā māksla ir tikai elektrība, tā ir sveša maģija man. Jā. Tāpēc, ka vienkārši vienos apļos tas ir pizģēts tāds mākslas darbs, tas ir kaut kāds skrīcelējums, sūds, un tur ir vesels kopums ar lietām, kāpēc tie cilvēki tā spriež. Bet, jā. Kristiāns raksta par kādu tēmu pārpratumu un kur eitanāzijai vajadzētu sarīkot preses brīfingu. Ko mēs varētu... Es tā neesam sapisušies, man liekas. Es domāju, ka mēs neesam vienkārši pietiekami populāri. Mūs klausītos 10 reizes vairāk cilvēku, mums būtu jāsauc, man liekas, brīfings ik pārnedēļas. Nē, es domāju, ka visiem bail no jums ir 2 kuļiem. Varbūt mēs varētu saukt preses brīfingu, ķipa katreiz, ka mēs izlaižam nedēļu, ķipa tā kā. Jā. Sveiki, dārgie klausītāji, diemžēl.
Jau atkal. Iepriekš paziņot video. Jā. Grafiku nesakritības dēļ, es diemžēl. Bet tie cilvēki, kas būs tagad noalgoti pēc 8 gadiem, kad Roberts kandidēs un mēģinās kļūt par premjerministru, diktatoru/vēlēšanās, un kuriem būs jāuzraukots kompromāts par to, ka šeit runāts. Es gribu tikai norādīt to, ka pa lielam mēs tikai jokojamies, vai ne? Mēs jau nevienu, tā pa īstam jau mums neviens nemaz tik stipri nebesīja. Man liekas, ka tas pat nav jāatgādina, tas ir ka tu atver durvis uz podkāstu, teicināsiet, tev viss tur vienkārši ir prikals. Un tā kā tu atver durvis uz maukumā, es saprotu, kas ir bērnu notikt. Ka mēs visi paspilgtam, izkariķējam, pārspīlējam. Es tieši tā, es to tulkotu, ka mēs vienkārši mēģinām viens otru sasmīdināt. Un tā kā ne viss, ko mēs mēģinām, ne viss, ko mēs sakam, mēs domājam, tā nevajag visu ņemt tik dziļi, kā saka. Protams. Es jau domāju, ka cilvēki sen vairs neņems. Nav tādu bijuši mēģinājumu kaut ko tur mums uzkasīties. Jā, vien jums tur privāti neraksta. Tur. Jā, ik pārdīts. Tev jau, Robin, tā kā tevi jau kontaktē caur mani. Jā, foršā, ka tev sekretāri ir. Es vēl neesmu nonācis līdz tam līmenim, ka man būtu kā Kasparam jābļauj, ka es visiem pat tāfeles vadošu. Pizdā vienkārši. Es pat negribu par to runāt, bet es vienkārši es jau čatā rakstīju, es vienkārši nespēju noticēt, ka viņi sasauca preses konferenci. Bet, to be fair, vai ne? Ja tas, ko viņi teica, un tas, kas tur es redzēju kaut kādus screenshots un tā tālāk, tur cilvēki arī bišķi tā kā pārspīlēja ar saviem izteicieniem, gan viņas sievai, gan, cik es sapratu, viņi tur kaut kas bija viņu tur meitām rakstījis un tā tālāk. Bļet, cilvēkiem arī bišķi jāsaņemās. Tas jau jā, protams. Bet tā kā viņi, tas ir karš ar internetu čipu, tā kā viņi, zin kā, viņi... Tā nebija arī adekvāta reakcija no viņa puses, viņš tikai pielēja eļu ugunī. Jā, jo viņi tā kā turpina to bazaru par to visu, tā kā... Un, cik es saprotu, šodien es kaut ko tur bišķiņ pāris paragrāfus palasīju, ka viņi ir braukuši uz Dobeli, tā kā laikam uz Dobeles dzirdnavnieku, iet tur ķipa runāties. Viņus uzaicināja ekskursijā laikam uz... Jā, cik es sapratu, tad tas bija uzaicinājums no Dobeles dzirdnavnieka. Bet viņi taisoties tā kā... Ar kaut kādiem biznesiem tur tiesāties, bet ne jau tie biznesi vienkārši uzlēc, ķipa, bija kaut kāds fēd, ķipa, sociātīklu čoks ieraudzīja, jā, mēme davai. Tie cilvēki, kurus tu nevari nekā iesūdzēt, tos pelākais māsas. Jā, vietējošā darbnīca vai nezinu, sveča ražotne. Sieviņa vakarā lejas sveces. Jā, tas nekad nebūs nice looks. Un tad vēl es domāju, ka cilvēks super ekstras apsihojas, jo pirmkārt Olga ir laikam pa pusē krievieta. Jā, ne pavisam krievieti. Sorry, es esmu ritīgi tālāk. Kā tas kaut ko spēlē? Tāpēc, ka tajā ziņā, ka es paskaidrošu, ka šobrīd ir ļoti nokaitēta situācija starp latviešiem un krieviem no sportistiem. Bet es godīgi saku, man neslika, kāpēc tu to... Tas, tā kā no malas skatoties, domāju, tas ļoti nokaitēs. Lai ko viņa teiktu, tas būs vienkārši cilvēki. Bet, ja tas būtu Denis vai vienalga kaut kāds Oļeks, gan man besīt, jā. Ja tu tā pasaki, jā, laikam, tas iet. Bet, ja tu esi spēlējis Vegasā, Madridē, Istambulā, tad loģiski, ka tādos mērogos skaroties ir. Protams. Dobeli, gan Ventspils ir čukņam, Rīga ir labākā gadījumā quirky town. Tieši tā. To es nenoliedzu vispār. Bet vēl, kas ir sabiedrībai, mums Latvijā ļoti izteikts, ka mēs no sportistiem nenormāli sagaidām to Uber nacionālismu, tāpēc, ka mēs par viņiem fanojam, it kā viņi tā kā tiešām būvētu, tas demokrātijas pamats, ko tam līdzīgi. Tā vienkārši ir. Tā literatūras pamata ir ļoti vāja. Andī, kas par Šambali īstenībā ir dzejnieks, viņš ir izdevis dzeju grāmatu. Jā? Kādu grāmatu? Viņam grāmata bija. Puķa rakstīja. Tā ir puķa grāmata. Bet tur ir kas par Kambalas dzeju. Man ir vēl viens slavens basketbols grāmata tieši par rokai. Andris Kīviņš. Mana privātā dzīve. Tīmam vai grāmata, tā būs nācīs gudrāko basketbolistu. Tīmam vajag angliski rakstīt grāmatu, bļā. Tas ir tik reizi. Bet pašam, bļaģi, pašam. Es to esmu teicis, un
ja nemaldos, es pat esmu iespējams komentāros kaut ko rakstījis. Nu, man liekas, ka jau ir sasniegts tas, tas brīdis, tas periods, kad tu vari tiešām atklāt ieņirt par to, ka cilvēks tikai nešarī, plus viņš jau cik ilgi Amerikā ir nodzīvojis. Tagad, bišķi jau, kāpēc tev jāraksta valodā, ko tu nepārvaldi? Es nesaprotu. Jā, bļēs. Čipa savai milzīgi internacionālai fanbāzē, kam tu to raksti? Beidz. Es apmīzīšos tiešām. Varbūt viņš tā kā komunicē ar saviem tā kā kodiem, nezinu, viņam lielie basketbola draugi, kas visi ir amīši, kas tev liekas, nezinu. Jā, un tie ķipa nesaprot, tie saprot, ko viņš raksta. Your point being, vai ne? Jā. Tur tev jāpārzina gan latviešu, gan krievu valodas gramatikas, lai tu apmēram saprastu, kas tur bija domājis, vai ne? Es rītīgi, man nesanāk devil's advocate loma, jā. Un tur vēl par retam jāpaskatās klaviatūrā, kurš burts varētu būt blakus, ko viņš varētu domāt būt. Ak, Dievs. Bet es īstenībā, es laikas teicu, man liekas, diezgan atklātais bijis Tims Heiters, jo es arī uzskatu, ka viņš mūsu iepriekšējo Eiropas basīšu čempu noraka ar Peiner divatā. Bet, Žāni, come on. Es neesmu bijis viņu fans kā basketbolists, bet es pēdējā laikā esmu liekas sākt bišķi atmest to heitu pret viņu, jo man viņa tik žēl bišķi paliek. Man liekas, viņš ir tāds rītīgi apjuts dzīvē, nomaldies. Tīma žēl? Bišķiņ, jā. Man liekas, viņam ir nepareizie cilvēki apkārt. Tā pops zvaigznes sieva. Iespējams, kā viens. Man liekas, viņam nav viņam vajag pamainīt, paskatīties uz cilvēkiem. Viņam vajag palīgu skolu pabeigt pirmā. Labi, viss pietiek, šeit mobbings. Pietiek. Jā, viņš ir no Krāslavas. Jūs don't you dare nodirst krāslavniekus, jā? Fucking hell, Team Krāslava. Es pat nevarēju iedomāties, no kurienes varētu būt tīma. Paldies! Tagad tu zini. Jā, mēs taču toreiz, man liekas, tad, kad es biju ekskursijā, aizbraucis uz tavu tēva šito te... Rančo. Tad mums, man liekas, parādīja, kurā dzīvoklī viņš ir dzīvojis. Vismaz dzīvokļu māju, tā kā. Viņš bērnībā ir bijis. Kā kaut ko atceros. Tur izsists tā kā virs durvīm caurums, jo Jānis neiemācījās līdz 19 gadu vecumam, ka vajag pieliekties. Pirms iet pa durvīm. Tajā laikā viņš jau Ventspils dzīvo, man liekas. Okay. Jā, viņš jau bija agrais. Early bloomers. Es aizpilsos no Krāslavas, viņš aizpilsos no Krāslavas. Es uz Ventspili aizpilsos, viņš uz Ventspili. Tas vēl nevar seko man visu laiku. Jūs līdzīgi vecum varbūt? Viņš man liekas 92. Dažs gadu divus jaunāks varētu būt. Un tu nebija ar viņu nekad komunicējis? Ja neskaita tā kā settingā, kur tiek lietots alkohols un naktdzīvē, tad ne tikai tādā settingā. Wow. Un vēl settingā, kad viņš ir uz laukumu, kad bļauj no malas. Es nemācies spēlēt, bet ko tu dari? Jā, tas tīzlais zirgs. Ok, mums vēl pēdējais jautājums ir, cits Mārtiņš vaicā, lai mēs iedodam kādu labu salātu recepti. How dare you? How dare you? Kādā ziņā? Who dare you? Kā sēd salātu? Robi, burtiski pirms sērijas tu ēdi gaļas salātus, ko tu man tagad tēlo? Vai tie salāti? Vai... Tas tā kā vai... Ir pitas un ir tās gaļas pīrāgi. Kas ir, ķipa, vai tā kā salāts, paskatāmies salāts brīmī, vai ne? Un kā var novērtēt, vai tie ir salāti vai nē? Padomā par sevis, vai Kima Kardashiana to ēst? Vai nē? Jā, tiešām. Labs padoms. Es pat varētu vienkāršot, cik daudz tur ir zaļā krāsa. Tas ir ļoti interesanti, jo es gribēju ieteikt... Izņemot zaļos zirnīšu marinētos gurķus. Tas ir ļoti interesanti, jo es gribēju ieteikt sieru salātus, kur burtiski nav zaļās krāsas. Es neieteikšu salātus, jo pa lielam tie ir, kad mēs spriedām sametiet visu zaļo, bet man sieva blender šo fetas sieru ar saldokrējumu laikam ir kaut ko tādu. Un sanāk kritīgi neesmu mērcīt. Ok. Tur ir zaļi. Labi. Es neēdu salātus. Tā, nevis tā kā principiāli, bet es respektīvi, man liekas, neesmu taisījis nekad salātus. Es ēdu salātus ir beta. Tas ir...
Nē, man vienkārši ļoti garšo gaļa. Bet es esmu arī ēdis, protams, es ēdu kaut kādu ik pa laikam salātus, bet es nezinu, kā viņi atšķirās. Es ēdu salātus, ja man sūdīgi ir. Visi salāti var iet dirsā iesprausties. Tomāts, gurķis, krējums, sāls, supremacy. Vienkārši tas ir salāts. I'm proved wrong. Es esmu taisījis salātus. There we go. Perfektie salāti. Tomāti, zīpoliņš bišķiņ, vai ne? Krējumiņš, sālīts, piparīts. Jā. Jā. Ok, labi. Ja vien jums nav vēl kāda salāta vai cita recepšu ieteikuma, tad es domāju, ka mēs varētu beigt šo epizodi. Nē, mums ir vēl jāpasaka, lai mums pieseko mūsu klausītāji Instagramā, kas vēl nav piesakojušies. Jā, sakojiet Instagramā. Tu tagad tāpēc ņemsi ārā telefonu, tu kaut ko darīsi, lai mums noslēgt kaut ko pakstīt. Piesako Instagramā pie viņa. Atceramies, ka Spotifyā var ielikt 5 zvaigznes, ja tu esi tā kā nesants, jauns klausītājs uzradies. Man neticās, ka jūs tur esat tikai tik, lai arī zvaigžņu skaits ir spīdošs, kur tad vēl augstāk? Bet mēs ejam uz 6 no 5 zvaigznēm. Ejiet tur, novēlēt. Kur vēl? Labu. Šeit to izdarīt. Šis nav parastais YouTube video, kur jums kāds piepisās. Davai, tieši tā. Tālūk. Lielas paldies jums! Paldies! Kolēģi! Paldies klausītāji! Paldies, Robert! Kur tad es citur dirsā likšos? Es teikšu uz redzēšanos, jā. Labi, lielas paldies! Un tiekamies jaunadēļ! Tieši tā! Laimīgi jauno gadu!